Es nekad neesmu bijis baigi uz 100% cīņās. Tas ir tāds papildus manam tēlam un kaut kas, kas man patīk. Bet es nekad to neesmu darījis. Es būšu cīņas sportists. Nekad tā nav bijis. Tādēļ kādu, kad viņam varēja Lietuvā to izrobīt cilvēku. Welcome to the Felipe Gabriel Encounter. Šo podkāstu piedāvā TonyBet. Labrīt, labdien, labvakar, mans mīļākais pasaules iedzīvotājs. Nu ko? Esmu šeit ļoti īpaši viesis šodien. Viņi 28 gadu, viņi reperis, viņu Sixtonis un viena no labākais draugs. Dāmas un kungs, Denis Stepanovs. Jo, moment, čau visiem. Kā iet? Labi, ļoti labi. Viss notiek. Nav karsti? Es gribēju prasīt, kā labāk izstāst, bet nē, šitā čau. Vienam ir labi izskatāt. Paldies. Kurš ir neglītākais cilvēks Latvijā? Tu vienmēr skandināji man. Nē, neteikšu. Nu, vēc, kā iet? Tā, aktīvi, darbīgi kopā ar manu čomu Daņiku jau zini, daram visādas lietas ar mūsu platformām. Lucky Punchā ņemamies un rītā, nezinu, kad šī epizode iznāks, bet rīt mūsu čomam Arēnā Rīga ir cīņa. Ja viņš šo cīņu uzvar, tad viņam jau ir deals ar lielu organizāciju. Tajā organizācijā jāuzvar vēl 2 cīņas un tad viss aiziet citā līmenī jau. Tas tāds, kas šodien aktuāls ir noticis, bet vispār es domāju, sarunas gaitā pastāstīšu, kas vēl, bet viss ir ļoti krūti, viss iet uz priekšu. Bet es tāpēc citu, man Danika, man bēsi viņa. Ja viņa reizēšu kaut kādā, es apsolu, ka viņa izrabīšu un nopiet. Man tā viņa bēsi. Daņiks? Viņš sēž tur. Nu labi. Klausies, es tev pazīstu jau baigi sen. Tā intervija būs ļoti interesanta priekš man arī, jo es zinu daudz par tevi, bet es arī daudz nezinu, kā tu sāki tavā dzīvē tādas lietas. Man ļoti interesē, jo es tevi pazīstu jau no kopš mana pirmā gada šeit Latvijā. Un es nezinu, kā tā mūzika karjera sākt vispār. Ne pa tēmu, kā tas bija. Kā tas sākās? Kā sākās mūzika karjera? Zini kā, šito es, man liekas, neesmu tev stāstījis nemaz, bet kaut kādās intervijās es to biju pieminējis. Vispār es biju savā ziņā vēl projām esmu kaut kur dziļi sirdī liels Reika fans. Un es sāku sekot līdz Reika gaitām jau sen. Viņš bija jauns džeks kreisajā krastā, tur breketēm čalis repoja. Un es nezinu, kaut kā viņa harizma un tas, kā viņš repā spēja izpausties un pasniegt sevi, kaut kas uzreiz uzrunāja. Un tad, kad parādījās kreisais krasts un es uzzināju, kas ir tāds Reiks, es baigi izteikti sāku sekot līdzi. Gāja gadi uz priekšu un tehnikuma laikā es ieraudzīju projektu Olas. Vāram Putru viņiem iznāca pirmā dziesma, bet tā dziesma vēl nekur neaizgāja. Un es uzzināju, ka to dziesmu Vāram, Putru mēs varam. Es tajā laikā dzīvoju Kojās, Brokas Fag bija un tā tālāk. Kurā gadā tas bija? Tas, man liekas, 13. vai 14. Es tikko biju izmesis no tās skolas un iestājos apakaļ pa dārznieku, lai man nevar izmest vairs ārā. Rīga? Nē, Bulduros, Jūrmalā. Tur es arī Daņiku iepazinu starp citu, bet tas stāsts vēlāk. Un iznāca dziesma Vāram Putru. Un es jau kādu laiku biju plānojis, ka es gribētu aizbraukt uz kādu koncertu un satikt Reiku un parunāt par viņu, iespējams, kaut kā sadraudzēties, parunāt par kopīgiem projektiem. Protams, ka viņam gan jau daudzi to piedāvāja, bet es domāju, man jau bija biznesa domāšana kaut kāda. Es domāju, pat ne biznesa, bet es izdomāju jau plānu, kā es varētu sevi iebīdīt visā tai tēmā. Es kaut kā ne līdz galam ticēju tam, bet mans mērķis bija kaut kā trāpīt visā tai kompānijā. Bet es ne līdz galam biju izstēlojies un izplānojis to, ka es pats varētu sākt repot. Un tad bija 27. decembris, 13. gads. Tas ir 2 mēnešus pēc Olu pirmā klipa. Mēnesi vai 2, vēlāk. Kreisā krasta pēdējais koncerts, jo tad kreisais krasts uz laiku viss apstājās darbība. 27. decembris Sapņu fabrikā. Un es toreiz aizbraucu prom no draudzenes. Mums bija sarunāts vakars kopā un tā tālāk. Vanzene projām tālos Talsi, mana pirmā meitene, kas man bija. Un es viņai pateicu, sorry, man jābūt tai pasākumā, viss es braucu. Es aizbraucu uz Rīgu ar autobusu, aizgāju Sapņu fabriku, satiku vienu čomu.
kuru es uzsēdināju uz aparātu. Es negribēju, bet tas čoms pēc tam ļoti daudz ko nospēlēja. Viņš ar mani pirmo latu pamēģināja iemest feņkā, un pēc tam viņa karjeras sāka. Es pazīstu čoms. Mēs tev vairs tur stāst, mūsu ceļi dalījās, bet es biju jūtos vainīgs par to. Es aizem latu iemetīsim, kamēr nav ko darīt pie Origo. Latis. Tad vēl lati bija. Lati bija tālāk. Un es aizbraucu to Sapņu fabrikas koncertu jau ar mērķi, ka es satikšu Reiku. Un es tajā pasākumā vispirms satiku Žani. Un Žanis bija kopā ar meiteni, kas ar mani mācījās vienā skolā. Un es to zināju. Skaista? Un simpātiski meiteni, jā, viss kārtībā. Vairāk neko neteikšu. Karoče, lūk, es satiku Žani. Žanis bija dzirdējis pa mani, jo man jau Jūrmalā bija jau tāda nelīdz galam laba slava izveidojusies, jo daudzi ar mani tusiņos meklēja konfliktus, jo bija padzirdējuši to, ka es tur uz ielām kaujos un tad man sanāca daudz sakauties Jūrmalā visādos pirtīs un tusiņos, jo tehnikuma laiks mēs daudz tusējāmies. Un tad Žanis kaut ko tur piegāja, man nelīdz galam viņš patika, jo es nezinu, man viņš vienkārši izstījās pontīgs džeks, un viņam tāpatās. Viņš pa mani bija dzirdējis, bet viņš piegāja, un uzreiz bija pozitīvs vibes. Viņš tur nostājās stojkā, kaut ko pākstījās, man iedeva 5, mēs tur sadraudzējāmies. Tā ir Žaņa stils. Jā, Žaņa stils, jā. Un tad es viņam pateicu, ka es tā kā gribētu ar Reiku iepazīties, un Žanis saka, jā, krūti, davai aiziesim. Tā laika jau bija Olas. Jā, un tad pienāca Reika mazais brālis, ko viņš tur vispār pazaudēja. Viņš bija dzīves jau? 13 gadu. Cik gadu tagad? Viņš jau 13 gados viņš jau vazājās tur, kroč. Viņš dzirdēja sarunu ar Žani, kad es gribu satikt Reiku, un viņš saka, davai nāc līdzi, es tev aizvedīšu līdz Reiku. Mazais, un kaut kāds no kreisā krasta neatceros, viņam piegājas rokas, sīkais pisies mājās. Ko tu te dari? Viņš saka, paga, viņš viss sakārtos. Un viņš man aizveda līdz Reikam, un es ar Reiku tur sāku runāties. Ar Reiks man izrādās atcerējās jau no citiem koncertiem. Viņš vienkārši mani bija pamanījis. Viņš man pateica, kaut kas viņam mani uzrunāja. Viņš mani, jo es gāju uz viņa končiem, uz viņa pasākumiem, viņa reģiona bija 2K1, tur visādi tusi bija pirms tam jau. Un viņš man atcerējās, un viņš tāds, čau, tā kā mēs sākām runāties, un mēs kaut kā aizrunājāmies. Neatceros, pa kā tas aizgāja, bet pa cīņas sportu. Un viņš teica, ka viņš te trenējās tur un tur, bet viņš gribētu pamēģināt MMA, un es viņam uzreiz piedāvāju. Es viņam saku, davai, uztaisam manam klubam promo reklāmu kaut kādu, un tad mēs varētu tur patrenēties. Bet tā laika nebija Luck 13. Nē. Un MMA Jūrmala bija tad. Okay. Un viņš saka, jā, davai, un paprasīja manu numuru un teica, ka uzrakstīs. Neuzrakstīja. Es domāju, kāda iespēja, ka uzrakstīs. Paļbom neuzrakstīs. Pagāja pāris dienas, pirmdienā hujaks viņš man uzrakstīja. Nopietni? Ej, dirst, es tur mīzu karstu. Es domāju, paļķi Reiks man uzrakstīja. Karoči, viņš man uzrakstīja, davai, kas ar to promo. Un es viņam šito, starp citu, es nevienā intervijā neesmu bet es pateikšu. Tas ir pizdā, karoči. Tas ir īstenībā, zin kā, varbūt izgriezīsim šito ārā, bet es pateikšu tagad. Toreiz es Reikam pateicu, davai, viņš saka, tur kaut kāda nauda arī varbūt samaksās, prasa man. Es viņam saku, jā, samaksās, es sarunāju. Īstenībā neko nesarunāju. Lai es izbīdītu to projektu ar viņu, es sapratu, ka es no sevis samaksāšu 100 latus tad. Man vispār nauda nav. Es ķēdīti, ko es melnu muti vasaru strādājot, par apzaļumošanā, tūjas stādot, ko es nopelnīju naudu un nopirku savai meitenei ķēdīti. Es viņu paņēmu un iemetu lombīķi. bet es gribēju izpirkt to ķēdīti pēc tam ārā, lai var samaksāt Reikam, kroči. Uz 100 latus, cik tas ir eiro aptuveni? Nē, 140 eiro varbūt. Bet tā laika daudz nauda. Tajā laikā pīzda. 100 lati pīzdā. Karoče, bļa. Es viņam samaksāju no trenera. Tur, bļa, viss turpinās. Samaksāju to naudu, mēs nofilmējām, un viņš man iedeva iespēju tajā promo videoklipā ierakstīt 2 rindas, kuras viņš pats sarakstīja. Un visu mēs nofilmējām to promo, mēs tur sadraudzējāmies, sākām čomoties. Starp citu, to, ka es 100 latu samaksāju no sevis, es viņam tagad tikai nesen kaut kad pateicu. To neviens nekad nezināja. Un mana draudzene pie manām drēbēm, jo mēs kopā dzīvojām kojās, atrada to lombardu lapiņu, bļa, un viņi domāja, kur pazuda ķēdīt.
Man bija tāds kauns, jebaļ, kāds man bija kauns. Bet labi, es pat neatceros, vai es to ķēdīti izpirku, bet es kaut kā tai meitenei kaut ko ļoti dārgu nopirkšu, es tā pateikšu. Labi, un tad es saku, visi iznāca tā reklāma, man tur visu apsveic, to reiku reklāmā, viss pizdata, kojās es biju, krūtākais čalis. Es domāju, viss ar to reklāmu arī viss beidzās. Es izdomāju jaunu ideju. Man piespēlēja projektu pret Spice, lai mēs uztaisam dziesmu pret Spice. Es tai reikam rakstu, saku, ka viņam samaksās. Vēl vienu projektu. Atkal aizgāju Lombards. Šoreiz nē. Šoreiz es apisiņu neko nesamaksāju. Nē. Es jau biju nopelnījis kaut kādu naudu. Es neatceros. Kaut kā es tur izdomāju, kad šeit arī. Man liekas, ka Reiks pat toreiz naudu nepaņēma vai kaut kas tāds bija. Viņš teica, ka viņš labprāt šitādu projektu uztaisīja. Tad mēs uztaisījām to ideju pret Spice, un tad viss apstājās. Un tad jau kaut kā mēs sākām draudzēties. Es tur uztaisīju dziesmu par savu bērnību, kuru es ātri izņēmu ārā. Neviens to dziesmu īsti nedzirdēja. Tad es ar to meiteni izšķīros. Es viņai uztaisīju mīlas dziesmu, paldies par visu, ko tu atceries. Bet es viņu izņēmu ārā, un es kaut kad viņiem tieši Daņika mīļākā dziesma vēl šodien. Es ilgu laiku domāju, ka viņš ākstās. Un tas bija otrā daļa. Paldies par visu part 2, nebija? Bija, bet otrā daļa saucās savā, bet jā. Bet to otro daļu, tā otrā dziesma, es viņu gribu uz albumu. Es viņu atjaunošu, bet uztaisīšu tā, lai viņa nav tik personīga. Tas otrs love songs. Un tā tas sākās. Mēs sākām draudzēties, un kaut kā mēs ar Reiku atradām kopēju vibu, un tad viņš vienreiz pats piedāvāja. Un tad kaut kādu gadu vēlāk tapa ideja par dēlpaku. Olas jau bija aizgājušas, izgāja dziesma daudz naudas, visu olas uzsprāga, braucām koncertūrē, un vienā no pirmajiem koncertiem Reiks saka, viņš jau bija pierakstījis ideju tur, džeki, ar kuriem viņš ir kopā repojis un draudzējās tur, kuri viņam ir tādi tuvākie visā tajā repa tēmē. Es, Žanis, Edžons, Elfs un viņš varētu uztaisīt dziesmu zem apvienības dēlu paka, mēs tai koncertu izdomājām. Un tad jau es sarakstīju pirmo savu pantu, tas bija pirmais pants, izņemot paldies par visu. XXL dziesmā, dēlu paka XXL. Izdevu to dziesmu un visu, un tad kaut kā Reiks man ievirzīja tajā. Viņš man lika noticēt tam, ka ir potenciāls un tā, un es visu laiku tur kojās, vēl es paralēli dzīvoju kojās. Es teicu, es nerapošu, nav mans, man nesanāk, bet kaut kā tas ceļš aizgāja un beigās sāk taisīt soļņiks, un šobrīd es strādāju pie albuma. Es ceru, ka nebija pārāk gari, bet... Nē, es atceros, ka pirmā reize, kad es saglabāju tavu numuru, bija Denis, paldies par visu. Es atceros, man telefonu bija. Jā, es arī atceros. Denis, paldies par visu. Mani taču tur tā dziesma, tas paldies par visu nosaukums, kā trends aizgāja vairāk nekā pati dziesma. Visi tur reica, paldies par, kas tas par Džeku? Tas ir tas paldies par visu čalis. Karoče. Es atceros, vienreiz es biju ar Žanis kaut kur, un viņš kaut ko, es domāju, kā Lido vai kaut kāds... Iedavinēdienu, viņš jau paldies par vistu. Viņš visā paldies par vistu. Bet tik interesanti, jo man ir līdzīgi stāsts to, jo es arī sāku manā mūzika karjeru šeit, devu Žanis Reiks arī Latvijā. Jā, viņi tādi kaut kādi centrālais tāds avots, caur kuriem var izsisties. Jā, es arī trāpīju. Šī ir pirmā intervija, kad es stāstu reālo stāstu, kā bija. Es, karoči, pa lielam uzhasloju, pa Lombardiem staigāju, lai varētu būt repā. Šis ir reālais stāsts, ko... Šis ir īpašs podkāsts arī man. Tu zini, Filipe, tu esi mans homijs, un es ļoti lepojos. Tagad tu esi otrā pusē, tu vadi pasākumu, un tas, kā tu esi izsities Latvijā, un kā tu zini latviešu valodu, un tava harizma, visi mani cilvēki, kas tevi zina, saka, Filipe super, Filipe malac. Apusē. Mēs jau runājam par to, varbūt mēs varam stāstīt cilvēku par to situāciju Rokafē, tava dzimšanas diena, 2016. gada laika tas bija. Jā, tas bija 16. gada. 16. gada. Karoči. Reize, kad es izglābu Filipem dzīvību. Dzīvoklī centrā pie mana čoma šautauts brāļiem Paņiniem. Mēs ar džekiem savācāmies, atzīmēsim manu dzimšanas dienu. Vajag afterīt. Ejam ārā no dzīvokļa. Braucam uz Rokafēnīcu. Aizbraucam uz Rokafēnīcu. Filipes tad jau pazinu kaut kādu gadu, pusotru. Mēs jau toči bijām pazīstami. Gadu kaut kādu, jā. Aizbraucam uz Rokafēnīcu, kaut kur tur arī Filipe ir, un ar mums bija meitene viena kompānijā, kas ar Filipe arī bija ļoti labos draugos. Lūk, mēs ejam iekšā Rokafēnīcā, šautauts brāļiem Savdoniem, bokseriem. Man liekas, es viņus pirmo reizi uzkūdīju. Tajā vakarā viņi paņēma savu pirmo šotiņu.
Sorry, ka nopaļīja Džeki. Man redzēja, ka viņš slikts piemērs. Nē, tas Kā arī... zīši, ka dzēri. Nē, tā gadījās. Es vienkārši biju klāt, viņi paši. Karoči, paņēmām šotiņu, visi tur sēžam, rokafēnīts, tusiņš. Ieskrien iekšā tā meitene, Kristiāna, kas mūs pazina abas. Kīka ieskrien iekšā, saka... Denis Felipem tur piepišās kaut kādi džeki, grib viņu piekaut. Davai, kaut ko visu tur ieskrien iekšā, pastāst fiksi. Es nedomāju... Paga, lai cilvēki saprot, karoši tāds bija stāsts. Es biju pie Rokafē un bija tāds cilvēki no Portugāla. Viņa bija no Portugāla tā cilvēki. Un tad es vienmēr, kad es cilvēku no Portugāla, es kaut kādu joks no viņa akcentu, es kaut ko runāju. Bet tas Tā tu pats bija vainīgs. Nē, paga. Bet viņš bija latviešu meitene. Un tajā laikā nācēja mums bija, ja sāks būt populārs, nācēja mums. Un to latviešu meitene, viņa kaut ko teica. Tu esi tu Džek, kā dziedā kopā Olas, Felipe. Es vai tev samīļotu? Viņa man samīļoja. Tā bija paša sākuma priekš man. Es nezinu, tā pieredze cilvēku fočēdu, man samīļoja. Es samīļoju viņu atpakaļ un tā tālāk. Un viņa Džeki kaut ko portugālu valodā man teica, paņem to šmāra priekš tevi, ka tu paņem to meiteni, ja tu patīk, viņa paņem. Es teicu viņa portugālu valodā, es atbildēju. Klausies, viņa tikai viņa man seko līdzi, viņa gribēja tikai man samīļot, tas ir viss. Un viņš, paņem viņu, viņa man grūst. Es teicu, veci, tu negribi problēmu ar mani. Jo manā galvā es auzzinu, ka šodien man ir labāka kompānija pasaulē. Man ir Bračkas, man ir Denis, man ir visu. Tu zināji, ka mēs tur esam visi iekšā. Mēs pirms tam bijām kopā jau. Mēs pirms... Es aizgāju ārā kolī vienā vecene. Un tad to Džeki, un saka man grūst, es lūdzu, tu negribi problēmu ar mani. Un viņš teica, gribu gan, un viņš man grūst atkal. Un kad viņš man grūst atkal, Kika aizgāja iekšā. Atnāc pie manis. Un tad viņš, es veci, tu neesi tā pilsēta, mēs neesam mūsu valsts, nomierinies. Un viņš vēl vienreiz man grūst, un bija 3 džeks viņa apkārt. Jā. Denis atnāca bez jautājumus, tad varēja turpināt. Es izskrēju ārā no rokafēnītes, redzu Felipi grūž, 2-3 šķaļi, un tas, kas stāvēja priekšā, tas, kas grūda. Ieskrējos un uzreiz supermenā. Bam! Viss. Apkrita viņš tur, tad ar vēl vienu sāku kauties, un tad jau tur aizgāja bara instinkts. Viņi bija 3, un random džeki, kas gāja garām ielīd iekšā, un viens man ielādēja, pārsita aci man, un tur sākās. Vēl kaut kādi džeki no rokafēnītes iznāk, kautiņš arī iekšā, un tad tur bars pret baru, masas izlīda. Kaut kas zvanīja, Aigars Ločumels, mūsu čoms arī, Krasavčiks, viņš trenējās un cīņas sportu daudz ir ņēmies. Viņš toreiz arī bija. Viņš iznāca ārā, neprasīja, ko, kā, kam ieskrējās, palecās arī vienam tur. Garoči aizgāja hausa dēļ tā, ka Felipe... Un es atceros, izskrēja ārā, man likās, es nezināju šito Felipe stāstu. Man likās, ka tie ir kaut kādi džeki, kas viņu pa bēgli apsaukā. Un tāpēc, ka viņš ir, zin kā, kaut kāds rasisms sākās tāda veida, tipa kaut kāds tur, nezinu, konflikts, vienkārši džeki bulijo viņu. Kaut ko bēgli, jo viņi tev nosauc pa bēgli, kaut ko viņš pateica. Bija kaut kāda situācija tā, bet redz, cik tāds bija, ka bija tik daudz cilvēku tajā, jo no sākuma bija pret vienu portugālu džeku, un tad pēc tam bija latvieši, to džeks bija kaut kāds krievi, atnāca ne pa tēmu, cik daudz cilvēku meiteni dabūja pa mutē, ar kaut ko nokrīt. Tas nebija tas pats vakars, kur tu ar meiteni rokafēnītes arubījies. Kā tu stoji, kā stāvēja tā meiteni, gan īsti tev atklāt. Tas bija Klondike. Klondike, tas bija. Nerunāsim par to. Tas ir cits. Bet tik Karoči, un tā es Felipam izglābu dzīvību savā dzimšanas dienā. Bet man nepatīk kauties. Vienmēr, kad ir kauties, esmu tāds cilvēks, ka man vajag nomierinies. Bet tādā bija to džeku no Portugāla, viņš bija tāds iedomīgs, viņš man grūst. Un es teicu, šodien labākā diena, lai kauties, man visa komanda, tikai Danika pietrūk, tā būtu zaibīs. Bet jā, tas labi, ka viss beidzās labi, nekas bez nopietnām traumām. Nevienu neapcietināja, nevienu nesašņorēja, neviens negulēja slimnīcā. Tā kā pret vardarbību, neesat agresīvi, darat labu viens otram. Mēs te noteikti nereklamējam violence vai kaut ko tādu. Bet tāda bija. Tas bija pirmā tāda situācija Felipe, kad, man liekas, mēs satuvinājāmies, ka Felipe vienkārši redzēja, ka viņš šeit ir Latvijā un ka par viņu ir džeki, kas pastāvēs tiešām. Kad viņu te neviens neapbižos, tas ir mūsu makaku. Nebija pirmā reize. Nebija tikai viena reize. Arī Quarterfly viena reize atceries, ka vienu džeki bija izrubīja ne pa tēmu.
Jā, es tad biju. Tu biji, tu atnāci ārā, bija kaut kādi 20 džekļi, gribēja man izrūpīt, bet beigās viņš neko neizdarīja. Es atceros. Jā, Jo tas viņa jau no rīta puses gaišo. Es jau visu jau džemperis novilkts, jau visu jau aiziet. Visu laiku tāds klubs varonis gribēja kaut kādu problēmu. Bet labi. Turpinās par reperi stāstu. Kā tu jūties par reperi Latvijā? Tu daudz faniem, kā tu jūti, ka daudz atbalsta no latviešiem, kā tu taisi repi? Es redzu, tu ar Bača ļoti labi ieti, kā cilvēki arī patīk Bača, kā reperis un tā tālāk. Cilvēki visu laiku prasa bildes, visu laiku ko runā. Kā ir tava dzīve? Ar Baču īstenībā tas tāds interesants stāsts. Ar Bača bija tāds eksperiments. Mums ir tas viss mūsu Lucky Punch tēma, ko mēs ar Daņiku mūsu Telegram piesakojam Lucky Punch Gamble Telegram. Karoče, mēs izdomājām tajā laikā, es biju ļoti aktīvs streamos, tagad es no streamiem pagāju malā. Daudzi komentāros rakstīja Bača, jo Bača bija palicis populārs TikTokā ar visu savu to trash kontentu, un kā viņš lamājās un ārdās, pazaudēja naudu. Bet viņš tajā pašā laikā nav muļķis. Viņam ir tāds dzīves gudrības, viņam tā izloksne, kā viņš izrunājās, ir, protams, tā ir tā viņa kaut kāda odziņa, kas viņam piedod to vaibu, kāpēc cilvēki pavelkās uz viņu. Viņam ir tā sava harizma. Bet jā, viņam ir tāds izteicieni pa dzīvi, tas tā par Baču. Un tas, kā mēs ar viņu sākām sadarboties, vispār bija tāds random eksperiments. Vienkārši pēc tā, ka cilvēki jautāja, vajag pasaukt Baču, mēs ilgu laiku domājam, vajag, nevajag, vai pasauksim. Kur tu viņu dabūsi? Ne viņam telefonu, ne viņam savs profils, nekas. Viņam nav telefons? Nekas, tagad ir, bet tajā laikā, nekur. Tie Bačas viltus profili, tu taču nesaproti, kurš ir īstais. Un viņš bija nokomentējis vienā videoklipu mūsu Lucky Punch streamu, kur es saku, es jau sazinos ar Baču, jo man likās, ka es sarakstos ar viņu, jo tas nebija viņš. Un viņš tajā videoklipā saka, es te, Lucky Puncham saku, ka viņi man nav rakstījuši. Viņš saka, nē, tas ir kaut kāds pizģuks un izmet man nahu jārā no čata. Viņš apvainojies stāsta to videoklipā, jā. Un es zem tā videoklipa sāku ar viņu sarakstīties, jo, Bača, tas tu? Jā. Un mēs sākām čatot. Un YouTube'ā zem videoklipa mēs sarunājām tikšanos. Viņš atnāca pie mums streamu, un tad viņš salauza visus rekordus toreiz. Mēs sapratām, cik ļoti cilvēkiem Latvijā patīk Bača. Un par manu repu runājot, jo ar tādu jautājumu tu sāki. Pirms tam, paiet kāds laiks, kamēr, jo no sākuma mani nodirs maksimāli. Viena no pirmajām dziesmām, ar kuru es parādījos kaut kad jau, kad es biju ieskrējies tikko, ka mani paņēma kreisajā krastā, bija mans reperteks, kurš ir maksimāli rupšs. Un kad tu tik agresīvā manierē izdomā sevi pieteikt repā, tikko, ka tu esi jauns biedrs vienai no lielākajām repa apvienībām, protams, ka cilvēki tevi noheitos. Tāpēc, ka tu parādi sevi kā bravūrīgi agresīvu pizģuku. Bet man bija vīzija, man bija ticība, kad ar laiku cilvēki sapratīs, ka cilvēki iepazīs mani un sapratīs, ka es esmu tāds, kāds esmu. Man nav bail parādīt nevienu savu pusi. Visi mēs nolamājies, visi kādam aiziet ciet, visi kādreiz pie stūres padusmojās. Katrs ir dabūjis pizduļēju vai uzšāvis kādam. Varbūt ne katrs, bet lielākais procents. Man vienkārši nav bail parādīt sevi. Tajā laikā man ļoti noheitoja, bet līdz par to, ka es nāku no tādas vides, ka man dzīvē jau tā gāja ļoti raibi pagātnē. Man tādi heiteri vispār, man ir tiešām pohoji. Man neuztrauc, ko tu domā, man ir mana vīzija. Es redzu tos, kas mani atbalsta, tie, kas mani atbalsta, uzlādē. Heiteri man uzlādē vēl vairāk. Jo tas nozīmē, ka cilvēkiem viņiem nav viena alga. Viņi tomēr seko līdzi un kaut kas tajā ko tu dari, uzrunā. Tajā, ko es daru šajā gadījumā. Bet es visu laiku biju tieši par repu runājot. Es biju tāds, džeks, kuru paņēma kreisajā krastā, bet pārsvarā man zināja kā Reika skatuves partneri. Tas Džeks ar Reiku, tas ir Džeks ar Reiku. Es braucu uz Reika končiem, es Reikam liku bekus un tā. Un tad es sāku spridzināt ārā solo gabalus, bet solo gabali tā neaizgāja. Un es teikšu tā, pateicoties tam, ka es ticu sev, ticu savai tai vīzijai, kā dzīvē vai kustēties, un pateicoties manai komandai un draugiem, auditorija man ir iepazinusi ļoti plaša auditorija Latvijā šobrīd, un lielākā daļa, kas mani pirms tam heitoja un disrespektēja, tagad ļoti respektē to, ko es daru, jo viņi saprata vienkārši, kāds esmu cilvēks. Un tas, kāpēc man izdevās parādīt to savu personību dažādās platformās, dažādos stāstos, par to es varu pateikt paldies savai komandai. Jo, piemēram, tas pats Lietuvas stāsts, cīņa Lietuvā, par ko mēs iespējams parunāsim.
nebūtu Daņiks, es nebūtu aizbraucis uz to cīņu. Viņš man toreiz, viņš vienmēr, visi tādi cīņas pasākumi, kas man ir bijuši, Daņikam ir ļoti liels menedžmenta iemaņas. Viņš ir Latvijā, mēs zinām viņu kā cīņas sportistu, bet es domāju, ka nākotnē viņš būs zināms biznesmenis. Un viņš man palīdzēja sarunāt cīņu, uz kuru es aizbraucu ļoti nozīmīgā datumā, nozīmīgā reizē. Un visi tie, kas ir sekojuši līdz tai cīņai, zina, kā tas stāsts izveidojās. Tur cilvēki mani pēc tā ļoti norespektēja, ļoti liela auditorija sāka vairāk sekot līdz tam, kāds esmu. Jo tur es parādīju, ka es neesmu pizģuks, kurš vienkārši runā un neko nedara. Es parādīju savu raksturu. Un mūzikā, un tas, ka es sāku darīt solo lietas, un vienkārši, manu repu nodirs no sākuma. Reperi vispār teica, es esmu viens no netehniskākajiem reperiem Latvijā un tā tālāk, bet man pohujas to. Man patīk, kā skan maniem cilvēkiem. Bet tai pašā laikā es strādāju, es esmu arī ļoti paškritisks. Ja man lielāks reperis tāds kā Ancis, piemēram, pasaka, ir tur un tur un tur, kur piestrādāt, es viņu paklausīšu, tāpēc, ka viņš ir cilvēks, kurš kaut ko ir izdarījis. Viņš ir tomēr liela zivs, liela tops un spēlē, un tā var izteikties. Un es esmu ļoti strādājis un vēl projām turpinu strādāt pie savām skilla lietām, bet šobrīd, pateicoties Bačam, kurš arī ir ļoti, uz viņu ir milzīgs cilvēku auditorijas fokus, pateicoties Bačam un tam, ka cilvēki sāk rakstīt komentāros, vajag dziesmu ar Baču, man atnāca ideja, ka vajag uztaisīt. Vajag kaut ko ar viņu izveidot. Un tad man visa tā Covid tēma, tiesas tēma vilkās līdzi. Un es izdomāju dziesmu notiesāts, ko es sarakstīju uz 50 beata, pieaicināju Baču, un tas ir pa lielam pirmais mans tāds hīts. Un pēc tā hīta es uztaisīju koncertūri, un visi koncerti bija pilni. Tagad vienkārši es saprotu to, ka man ne tikai ir auditorija, kuras zina mani kā tas Džeks tur kaujās, vai tas ir Reika skatuves partners, vai viņš kaut ko repo, vai viņš tur izcēlās ar tādu un tādu publisku momentu, vai viņu tur notiesāja par Covid certifikātiem, vienalga. Tagad cilvēki seko līdz man jau kā personībai, manos sociālos tīklos, bet ne tik lielākā daļa tie cilvēki ir tiešām, es jūtu mīlestību lielu, es jūtu, ka viņi atbalsta, un man liekas, ka šis ir īstais moments, kad intensīvi izteikti vajag strādāt pie albuma un dropot albumu. Jo šobrīd es jūtu pēc klausījumiem, skatījumiem, ka cilvēki klausās, gaida, viņi mīl manu muzonu. Tas tā par repu un par Baču īsumā. Cik īsumā? Bet tā, piemēram, šobrīd kas ir tavu elks no reperi? Tas Reiks vai Ansis? Kā tu redzi? Tieši Latvijas repā? Gan Latvija un gan pasaulē. Pasaulē zinu, ka 50 Cent. Pasaulē 50, bet tagad 50 ir pārspējis viens Džeks. Mans repa elks ir Bača. Nobiedri? 50, bet Latvijā es pateikšu tā. Tev patīk Nātra? Man īstenībā pret Nātri man pret viņu kā pret cilvēku nekad nekas nav bijis. Nātri vienkārši dabūja bišķi pizduļēji par to, ka viņš vienkārši skaļi runāja un aprunāja manus Džekus, kas ir kreisais krasts, un es kā vienmēr pastāvēju par savējiem. Bet personīgi kā reperis viņš ir ļoti labs. Viņš kā reperis labs. Jaunie reperi, pa lielam, Latvijas reps iet uz augšu, es teikšu tā. Latvijas reps iet uz augšu un man mīļākie reperi, es viņus tā nesaukšu, bet koncepts man ir tāds. Es savā albumā gribu tieši tos reperus, kurus es klausījos pirms es pats biju reperis. Un tas ir man albuma koncepts. Es nebūšu tieši tie reperi, tu vari ierunāt skitu. Jo, te Felipe Gabriel. Zini ko? Man bija viena dziesma, ko par Denis. Mēs aizbraucam. Nestāst! Es stāstīšu. Man bija 6 dienas. Tā nebija. Viņš man paņēma līdz Roja. Filmēju un klipu. Un labi, filmēju klipu, ierakstīju dziesmu, viss kārtība. Nāc klipu ārā. Es gaidu viņš man ņem nosu no muzika. Ne pa tēmu, neko neteica. Es gaidu dziesmu, visi saka, čau, visiem būs dziesma, ko par Denis. Esmu tāds excited, beidzam būs dziesma pēc 3 gadu. Gaidu dziesmu. Tad beigas dziesmas. Kas notiek? Kur es? Es domāju, kas notiek? Es tev pateicu. Tu man pateici pēc tam. Aizgāju uz Roja 6 dienu vakarā. Filmēju klipu. Viņš maniem nost neko neteica. Zini, kurš ir vainīgs? Fakts. Kāpēc? Tas ir mans homijs Jānis Šmēdiņš, bet viņš toreiz teica, es viņam prasu, man liekas, ka Felipe tomēr līdz galam tai dziesmā neiek klāt. Un fakts teica, jā. Un tad mēs izdomājām.
Klau, bet mēs uztaisīsim projektu, mēs par to vienmēr esam runājuši, un tā ir dziesma. Labi vien ir, kad viņa neiznāca beigās ārā, jo tā ir vienīgā dziesma, kuru es arī, nav vienīgā, bet es viņu nekad neesmu izpildījis koncertos, izņemot pirmo reizi, kad viņa iznāca. Es tajā laikā nebiju savā labākajā, tas dzīves posms, teiksim tā, man bija diezgan tumšs. Es nebiju savā labākajā formā, ne mentāli, ne garīgi, ne fiziski. Vispār es biju kaut kur nogājis no ceļa, un tas bija moments, kad es izdevu to dziesmu. Un tai dziesmai ir jau tāda nepatīkama enerģija priekš manis paša. Viņa tur ir, viņu klausās kāds, lai viņa rotē, bet tā ir dziesma, kuru... Smags pisaks. Nē, tā viņa nesauc. Tā nesauc tā? Ko tu darīsi, viņa sauc? Ko tu darīsi? Bet viņa saka, man ir lielis smags pisaks. Kā tavam čomam iet, kurš ar lopiem ņemās? Ar kuru? Tas nav mans šoms. Tas ir tavs šoms. Tā, mums bija tur pagājušo gadu. Vienamēr saka stāstu. Esmu tāds cilvēks, ka vienamēr saka stāstu, un viņa domā, ka viss stāsts tas ir par mani, bet tā nav. Jā, nerunāsim par to. Šodien tas ir par tevi. Labi. Man gribējās pajautāt. Pagaid, spēlēšu visu. Tik tālu ir šotka? Es klausos, bet man ik pa laikam es atceros to kvotu, ko tu pateici par Filipu, par to vecrīgu stāstu. Šis ir mūsu makaku. To var izņemt tā. Pohuj. Davai. Tu stāsti kaut ko nopietni, es atceros to, man uzreiz ir Vai turpināt? Jā, turpināt. Vēl? Evo. Turpināt atpakaļ? Davai. Ja negribu runāt par to, tu man saki, bet es gribētu runāt par pandēmijā laikā, par certifikātu. Es neko neesmu darījis. Nē, es izdarīju neko. Nē. Nav, bet, jo, zinu ko, cilvēki man sūtīja ziņas, vispār nezināja neko. Vakcīneris mazā nāk pie manis klāt. Prasa nevis bildi, bet certifikātu. Kā cilvēki man sūtīja to ziņas, es neko nesaprotu, bet tas nav Denis. Tas ir Denis. Tad lasīju līdz galam, bet tas ir mans Denis, bet tad es nezinu, kas notiek. Zini, kas bija viens no lielākajiem goliem visā šajā Covid certifikāta situācijā? Jā, mani apsūdzēja, kaut kādi cilvēki pateica, ka es esmu tur organizējis un tirgojis vienalga. Es esmu publiska persona. Es domāju, ka šie noteikti nav pirmie un nav pēdējie sūdi, ar kuriem man nāksies dīlot dzīvē un saskarties. Bet tas moments, kurā es izdomāju, ka par to vajag izdot dziesmu. Labi, viens bija tas, kad mēdīji uzrakstīja. Es domāju, mēdīji paši skaļi runā, nezinot, kā ir. Viņi tik detalizēti visu aprakstīja, ka viņi no sērijas ir bijuši klāt, ka tiešām es esmu tur tirgojis certifikātus un tā tālāk. Labi, vienalga. Un tad man izstāstīja Inese, Inese no Hip Hop LV. Viņa man pastāstīja tādu faktu, kur ir tā kā straumēšanas servisā kaut kur. Kroči ir kaut kādā platformā, kaut kāda kategorija vai nominācija repa lielākais fails Latvijā. Gada repa lielākais fails. Kaut kas tam līdzīgs. Ja? Kroči, tie, kas ir saistīti ar repa mūziku, kuri visvairāk ir nofeilojuši. Un manu certifikātu tēmu gribēju izvirzīt kā lielāko failu Latvijā. Cik es sapratu no viņas, ja viss tā ir taisnība. Es nezinu, kurš atbild par tām nominācijām un par šo te platformu, bet esot tāda lieta. Un viņa man to stāsta, un tas man iedeva. Un es pie sevis domāju, kur tur ir fails? Labi, es trāpīju tādā situācijā. Jā, mani apsūdz, ka es esmu tirgojis certifikāts. Puse vēl projām runā. Vakcīnas dirsā, tad vakcīnas vajag, Covids ir, Covids nav. Kas tur pa failu? Katrs ir savā kaut. Un es esmu trāpījis šādā situācijā. Un tas man iedeva tādu motivāciju. Tas man, zin kā, no defekta par efektu. Es domāju, fails, davai, es uztaisīšu dziesmu 50 stilā, ka jūs visi ahujējat. Es uztaisīšu dziesmu, kur visur kačās. Es tā sev pateicu. Es sarakstīju 2 rindas, tikai 2 rindas. Tas bija kaut kad februārī. Es sarakstīju. Šogad? Jā, februārī. Mazā nāk pie manis klāt. Prasa nevis bildi, bet certifikātu. Viss. Šī ļoti labi. Tad es izdevu dziesmu Stop Gamble.
Un tad dziesmā es paņēmu baču, un visi sāk rakstīt dziesmu ar baču, dziesmu ar baču. Un es domāju, ko varētu izpridzināt tādu, lai tas tiešām, lai cilvēki kačātu, lai tas nebūtu vienkārši bača, tas ir cirks, bet tā ir krūta dziesma, ko klausīties ar baču. Un bam, man vienkārši jāpabeidz tā certifikāta tēma. Un viss es pabeidzu to 4, vakcīneris, mazā nāk pie manis klāt. Prasa nevis bildi, bet certifikātu. Esmu dīleris, tu jau zini manu stāstu. Sapotēšu tevi tā kā Pornhubā. Un kad visi sarakstīja to 4, sarakstīja to pantu, sarakstīja piedziedājumu. Un kā daudziem ir jautājums, kas ir švāģeris? Tiesa, tā ir švāģermāja. Švāģeris vispār ir tur laikam sievas brāļa, sievas vīra brālis, kaut kas tam līdzīgs ir švāģeris. Ja, tam skaidrojums. Bet manā kontekstā dziesmā švāģeris tā tad ir Džeks, Felipes, Bačas šalis, kaut kāds tur internetā, kas viņu tur ir nomelnojis, ja, apmelojis, kā Bača to visu laiku pasniedz. Un es jau to Covid certifikātu tēmu arī nekad neesmu teicis, ka es to esmu darījis. Un tāpēc, tā kā tiesa, tā ir švāģermāja, es apvienoju savu tēmu ar to Bačas apmelošanas tēmu, saproti? Un tad tas makes sense, tad tas rada loģiku. Tiesa, tā ir švāģermāja. Vari mani nozākāt. Zini, ka man ir. Un tad Adriana Miglāni taisa to. Un Adriana Miglāni, es sapratu, ka es gribu Candy Shop vaibā, tā kā 50 bija, ka 50 iemauts un tad Čiks iemauts. Un es sapratu, man vajag Čiks un viss. Un Adriana Miglāni bija pirmā, par ko es iedomājos. Bet es domāju, ka viņa nepiekritīs šitādam, jo tas tāds skandalos. Viņa smuk balzēm. Un tad es runāju ar faktu. Es ierakstu pie fakta dziesmu, es saku, vai meitene, kas varētu, meitene ar labu balsi. Un viņš saka, Adriana Miglāna varētu būt labs. Un es saku, vecīt, es toču par viņu iedomājos. Es domāju, viņa piekrist. Viņš saka, es domāju, ka jā, kāpēc ne? Jo, Adriana Miglāna, viņa ļoti pareizi meitene. Viņa ļoti jā, tāds... Bet redzi, kas izrādās, kāda sakritība bija. Es uzrunāju Adriānu, viņa piekrita. Un izrādās, ka Adriānai arī ir bijusi kaut kādi domstarpības un kaut kāda situācija ar tiesām. Un es domāju, cik interesanti dzīvē atkal viss salikās tā, kā tam jābūt. Ir vienkārši saprot. Vai tas nebija tā, kā no reklāmas Instagram viņa bija problēma? Kaut kas, jā. Viņa neielika sadarbība, kaut kā tāda atceras. Jā. Un, nu tā. Un, kā mēs par to aizrunājām? Bet tā Covid certifikāta tēma, starp citu, viss ir beidzies. Viss beidzies, jā? Man vairs nav jāatzīmējās policijā, ko es darīju 2 gadus. Es nezinu, tas ir valsts uzstādījums vai nē, bet līdz galam mani apsūdz par vainīgu. Bet tas nav svarīgi. Tā man ir tāda pieredze. Es zinu, kā strādā tiesu sistēma šajā valstī. Es neko vairs nekomentēšu, ne par vienu neko sliktu neteikšu. Es biju gatavs dīlot ar šo situāciju. Es esmu gatavs dīlot ar jebkuru situāciju dzīvē. Es iešu līdz galam, arī šoreiz gāju līdz galam. Par laimi viss ir kārtībā, man nav jāsēžās būrī. Jo es jau domāju, ja iesēdīšos, es uztetovēšu zirnekli te un taisīšu albumu. Nē, es par zirnekli piedaros. Bet viss ir kārtībā, es taisu albumus brīvām kājām, un viss ir labi. Situācija beigās atrisinājās diezgan veiksmīgi. Man es teikšu tā kā viss ir kārtībā. Ja vajag vakcīnas raksta. Varbūt, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku tevi zina Latviju. Bet kam nezinu? Mazākā daļa. Nezinu, kaut kā 4%. Īstenībā man visi sekotāji pirkti. Man īstie sekotāji ir 40. Es gribētu uzzināt, varbūt varam bišķiņ pastāstīt, es gribu runāt par to, par tā bērnību, par tavu ģimeni, no kurien tu esi, par tavu mammu, par tavu tētu, tādas lietas, ja tu gribi runāt par to, jā. Zini, kā mums tāds pacelāts pozitīvs vibes, es tā virspusēji varu pastāstīt. Es zinu, jo tā ir tāda ļoti emocionāla tēma, kuru es esmu cilājis daudzās intervijās, bet kopumā es varu iestarpināt pāris teikumus. Ir tā, ka man ir dziesma, mans stāsts, kur es pastāstu par sevi, savu bērnību un iefilmēju pat apstākļos, kur es esmu dzīvojis. Un šī dziesma, ko es gribu pateikt, kas būs tagad message no manas puses daudziem, kuriem iet grūti dzīvē, būt par mocekli dzīvē, tā ir izvēle. Mēs piedzimstam kāds labos apstākļos, kāds sliktos, bet tā ir tava izvēle, kā tu turpināsi iet savu ceļu tālāk. Un dziesma mans stāsts ir nevis parādīt mani sevi kā mocekli, kuram sūdīgi dzīvē ir gājis, bet dzīve mans stāsts ir motivācija tiem,
ka tu vari piecelties un sasniegt lietas. Jo jā, es zaudēju mammu bērnībā, manu mammu notrieca mašīna, kad viņai bija 18 gadi. Mans tētis salūza. Es ar tēti pirms pāris gadiem satuvinājos atkal. Mēģinam uzturēt kontaktu, bet vairāk tāpēc, ka viņam tas ir vajadzīgs. Jo tētis visu dzīvi nebija blakus šīs traumas dēļ. Es ar tēti satuvinājos, un viņš man pastāstīja daudz ko par mammu, un viņš vienkārši ļoti stipri viņu mīlēja. Un tāpēc viņam nav tiesības, un viņam ir bail sēsties pie stūres mašīnai. Vispār iedomājieties, cik vīrietis satraumēts. Jo dzīve viņam atņēma viņa mīlestību, tāpēc es esmu piedevis savam tētim. Un bērnībā es zaudēju mammu, un tajā momentā mana dzīve ievirzījās pa tādu taku, ka es gāju ļoti daudz ērkšķiem cauri. Skolā pazemoja, apcēla, ģimenē tāpat bija alkoholisms, nabadzība, bija momenti, kad nebija ko ēst. Bet man bija cilvēki, kas mani mīl. Jo tie cilvēki, kurus dzīvoju, mēs nedzīvojam labos apstākļos, bet mani onkuļi un tantes, viņi vienmēr bija blakus, mēs viens par otru pastāvējām. Kaut gan tajā laikā līdz galam nebija ambīcijas, kā kustēties, kā taisīt naudu, kā dzīvot normāli. Man bija mani draugi, man ir tagad mani draugi, vēlāk mana auģu ģimene, kas palīdzēja, kas man atgādināja to, kas es esmu, jo es esmu ļoti stipra personība, es to apzinos, un es dzīvē vienmēr iešu. Man ir mamma uz pleca uztetovēta šeit. Un es viņu uztetovēju, kā atgādināju, jo bija viens sāpīgs moments man dzīvē, pēc kura es gandrīz salūzu. Man atkal vēl viens cilvēks, mans brālis aizgāja no dzīves. Un pēc tā momenta bija jau likās, ej tu nos, mani salauza. Bet toreiz es apsolīju sev, es nolēmu, ka es tetovēšu mammas bildi uz pleca, un es apsolīju sev, ka es nekad nesalūzīšu, to es apsolu mammai. Un katra reize, kad man būs grūti, viņa man būs te uz pleca, un es paskatīšos, lai atcerētos to, kam es esmu devis šo solījumu. Davai. Tātad, lai es vienmēr atcerētos to, kam es, cilvēku, kuram es esmu devis šo solījumu. Dziļāk es arī neiedziļināšos. Iet grūti, es arī pie Krivenčī Pāļa bazarā pateicu salīdzinājumu, ka pa lielam jau nervu sistēma mums ir diezgan vienāda visiem. Mēs esam bioloģiskā ķermenī, mēs visi esam cilvēki. Kāds, kurš piedzimst labos apstākļos, viņš traumējās no lietām, kas mani nesatraumētu vispār, tikpat ļoti, kā grūti apstākļi, caur kuriem es dzīvē esmu gājis cauri. Es nezinu, tur cilvēks nedabūja kabatas naudu pietiekami lielu, kamēr es neesmu 3 dienas ēdis, un mums tas ir vienādi sāpīgi. Ar to es gribu pateikt, ka visus vajag saprast, visiem ir grūti. Visiem cilvēkiem dzīvē ir grūtības. Nav tā, Denis, tev dzīvē grūti iet, pažēlosim tevi. Tā ir izvēle. Tu gribi būt moceklis vai nē. Tev ir sūdīgi, saņem sevi rokās. Un es jums pateikšu tā, 2 lietas, kas vainagosies panākumiem, ne tikai biznesā, vai naudas peļņā, vai dzīvē, vai savstarpējās attiecībās, vai pašam dzīvojot ar sevi. Ziniet, kas ir 2 tādas ļoti svarīgas panākuma atslēgas? Tev ir jāiemācās dzīvē priecāties par otru cilvēku, jo mēs Latvijā esam heiteru tauta. Mēs skaužam, mēs neprotam priecāties par otru, mēs visu laiku diršam, bet ir jāsaprot to, ka tādā veidā jūs darat pāri paši sev, jo skaudība ir milzīgs dēmons. Tā vispār nav panākuma atslēga. Tas ir tieši pretēji. Tas kavē tavu izaugsmi, ka tu neproti no sirds priecāties par otru cilvēku. Un otra panākuma atslēga, ko es dzīvē esmu sapratis, šī sapratne un darīt labu otram cilvēkam. Ja tev nav draugu un tu nespēji iegūt savu draugus, tad kaut kas īsti nav kārtībā. Tu spēj būt labs, tev būs draugi, tev būs cilvēki, kas tev atbalstīs. Ja tu pats būsi labs un atvērts cilvēks pret apkārtējiem, pret tiem, kas pret tevi tādi ir. Tā kā neizvēlamies šo mocekļa ceļu, dzīvē iet grūti. Un man nav, es zinu, kad ir cilvēki invalīdi, ir cilvēki, kuriem tiešām smagi iet, ir cilvēkiem, kuriem pusdzīvi nav bijis ko ēst. Un viņi tāpatās kaut kā atrod veidu, kā virzīties priekšu. Tāpēc izvēlamies savu ceļu un ejam tālāk. Tā kā es esmu pateicīgs par to, ka man bija cīņa arēnā un tētis atnāca uz manu cīņu. Pēc tās cīņas mēs arī aizbraucām ceļojumā, kur viņš man daudz ko par mammu pastāstīja. Viņš man teica, pēc arēnas es uzgāju tribīnēs, tur bija fanu sektors, visi manējie, kas atnāca atbilstīt. Un tētis pateica, kaut kādu frāzi, viņš krieviski pateica, ka es to nolasīju tā, ka žēl, ka mamma nav šeit, viņa ar tevi lepotos. Un es pateicu, mamma nav šeit,
lai mēs ar tevi varētu būt te. Lai es izaugtu par to cilvēku, kas es esmu. Es satiku viņu vienreiz, vai ne? Jā, tu esi man. Jā, tāds es esmu, tāds ir mans stāsts, bet es jūtu mammas enerģiju. Nu, es nezinu, es ticu tādām arī pārdabiskām lietām un tā. Un ir bijušas situācijas dzīvē, kad es esmu nostaigājis pa naža asmeni vai kaut kur, kad, nezinu, cīņa kāda, kurā man vajadzētu zaudēt. Teorētiski. Visi apstākļi saliekās tā, ka es tūlīt zaudēšu. Bet notiek tāds kaut kāda mistika. Pēkšņi es pieceļos, man atļauj iet tālāk, un es sajūtu milzīgu spēku. Man reāli sajūta, ka kaut kas aiz mani nostājās. Un tajā brīdī, tajā adrenalīnā, tu nespēji ne par ko domāt, bet pat tajā adrenalīnā pirmais, kas ienāk prātā, mamma. Mammas enerģija ir blakus. Saprotu to domu? Tā kā es domāju, ka mamma man ir bijusi ļoti tāds gaišs, labs cilvēks. Es domāju, ka es to mīlestību jūtu. Tas, ka es viņu neesmu, viņa man nav bijusi blakus, tas nekas. Es domāju, ka viņa ir tik stipri mani mīlējusi, ka tā mīlestība tāpat ir izveidojusi mani par šo cilvēku. Visi mīlestībā, draugi. Mīlestība un brīvība, tās ir divas galvenās atslēgas. Tās ir divas galvenās tādas lietas, pēc kurām es vados dzīvē. Iepazīt mīlestību un spēj būt dzīvo brīvi. Dzīvo tik brīvi, cik tu pats sev atļauj. Un nekad neļauj nekad nevienam nostādīt kaut kādas sienas un barjeras tev pretī saviem mērķiem. Vai viss, kas mums ir laiks, izmanto to laiku sev. Un mums ir prāts, sirds un sajūtas, mums ir sapņi, sapņo par ko tu gribi, peldi savos sapņos, lec iekšā. Jo tālāk iesi savās domās, jo vairāk tu arī izjutīsi emocijas šeit, realitātē. Un tā kā tas tā īsumā. Jā. Zini, kas ir? Latvijā ir tāda problēma, ka es domāju, ka Denis tas cilvēks, kas visvairāk respektē Latviju, un varbūt es nekad viņu neteicu, bet man tāda lieta, ka latvieši dažreiz viņi grūti runā par viņu emocijas. Un jo viņa saka, ka vīrieti neraud, man ir tās draugs Žanis Pēners, viņa sieva Alīna, viņš teica, ka viņš nekad neraudāja. Viņa ir kopā viņa 10 gadu, viņš nekad redzēja, ka viņa rauda. Un es redzu arī Kristaps, viņš dažreiz mums emocionāli stāsta, viņš nerauda. Lielākā daļa mans draugs Latvijā, viņš neredzēja, ka viņa rauda. Bet es zinu ko, es redzu Denis, visi cilvēki izskatās, skats viņa, ka viņa tāds fighters, kaut ko tā, mūk prom, kaut kā tāda. Bet es nevaru izskaitīt, man ar rokas, cik daudz mēs raudājam kopā jau. Cik daudz reizes mēs runājam par sirdi, tādas lietas. Es atceros, kad man bija baigi grūti brīdi, kad es izšķiros Tainā, mana bijušā draudzene. Un pirmā cilvēka, kas uzvanīja, bija Denis, lai parunātu par to. Es raudāju, runāju viņu telefonu. Un kopš sākumā tas bija. Es atceros, ka man pirmā gada Latvijā, kad es runāju Denis, vienmēr bija tāda dvēseliska saikne kaut kāda. Mums bija visā tāda dzīvīga stāstu. Un es atceros, ka Kikai arī vienā meitē, ka viņa zaudēja māmu arī. Jo Brazīlijā es zaudēju daudz draugus. Man ir tāds man bija sapīga bērnība, daudz draugu nomīra, man labākais draugs nomīra. Man bija daudz varīgi cilvēki, kas zaudēja, bet Latvijā viņi nav pieredzi zaudēt cilvēki. Tas ir ļoti rēti satikt cilvēki, kad zaudēja kāds, zaudēja draugu, šeit baigi droši. Un es atceros, kad tu un Kika, tas ir cilvēki, ka zaudēja mammu, kad nav mammu, un jūs esat baigi stipri cilvēki, jo es nevaru izdomāt manā dzīvi, kā bez mana mamma, piemēram. Un tu visu laiku tu esi tāds vizuāli, ka man vienalga par visu, bet tu esi tāds emocionāli cilvēki. Un cilvēki tā nezina, un es baigi daudz tevi respektēju, zinu tavu stāstu, es zinu par tavu vecmāmu, par tavu mammas stāstu, visu, ka tu man stāstīji. Es baigi tevi respektēju, esmu ļoti prieks, ka tu esi šeit. Paldies, Filipa. Esmu ļoti prieks, ka tu esi mans draugs. One love. Nopietni. Filipa līdz galam. Tu zini kā ir lieta, kas nemelo, un tā ir emocionālā saikne, sajūta, tādas dvēseliskā saikne. Tu pieeji pie cilvēka, un tu jūti, vai tu viņam vari uzticēties vai nē. Un mums ir tā sajūta, ka es arī zinu, es tev varu piezvanīt, un mēs forši parunāsimies vienmēr. Un tu man, vecīt, vienmēr var zvanīt. Šeit tava Brazīļa pakaļ ir pasargāta. Es zinu, vīrietis Latvijā nekautrējas. Vīrietis arī vajag raudāt, vīrietis arī emocijas. Es zinu, kā vajag tas ir old fashion, tā kā
kā vīrieti vajag būt stipri. Nu, Zini kā, stipri cilvēki arī daudz ir satraumējušies, jo man, piemēram, arī bija moments, kad es mēģināju neizrādīt asaras, jo vienas no manām attiecībām, kas bija momentā, kad es parādīju to, ka es esmu ievainojams, ka es raudu un tā, tas cilvēks neapzināti sāka to izmantot. Saprot? Viņš redz, tās ir toksiskas un neveselīgas attiecības, kad cilvēks sāk pīt drāmu un izmantot tavas emocijas pret tevi un redz, ka tu pārdzīvo un visu, un pavērš visu tā, ka tu no sērijas skrien pakaļ, un tad tu beigās tiec sāpināts un tā. Un tad tajās vienās attiecībās es tā atkal apdedzinājos stipri, un tad kādu laiku es neizrādīju savas emocijas. Kaut kā 2-3 gadi es neraudu, es teicu, es cietais. Bet tā vienreiz slūžas tā gāja vaļā. Apmīzos pat gandrīz raudot. Jā, bet kā tu jau mīlestībā tagad, cik daudz reizes 7 gadi, cik daudz, es jau, nezinu, cik daudz meitenes tu domā, ka bija īsta mīlestība tā, ka tu... Es esmu par vienu, es domāju, ka tu biji ļoti sapīgi priekš tev. Es nepateikšu vārdu, bet es zinu, ka tev bija ļoti sapīgi. Bet es nezinu, kā tev ir tagad meitenes mīlestība. Zini, kā tā meitene, par kuru tu zini, kura man bija, tā bija tāda laikam, tāda pa īstam laikam pirmā mīlestība, man liekas. Tās emocijas bija. Tas cilvēks bija ļoti līdzīgs, viņš bija spogulis man. Pa lielam es biju diezgan apmaldies un... Pagaid, jo to pirmā mīlestība nebija to paša meitene, kā tu Klondike, ka tu Lombards bija. tā ir pirmā meitene, ar ko es biju kopā. Tajā laikā es ļoti pārdzīvoju. Es biju iemīlējies tajā meitenē, bet laikam ejot uz priekšu, es tai meitenei vēlu ļoti, mēs viens otram sekojam Instagramā un tā, un man interesanti, kas ar to meiteni notiek dzīvē. Es viņai pelnu visu to labāko, bet vēlu visu to labāko pelnu. Un tagad viņi ir kopā ar Džeku daudzus gadus jau, un es redzu, un viņa dzīvo laukos tādu, diezgan parastu dzīvi. Viņiem viss ir labi, viņi ir laimīgi, viņi ceļo, viņiem viss ir forši. Un tas Džeks, kas blakus viņai ir tagad, es redzu, tā ir viņas dzīve. Viņa nebija gatava tam, kur es eju. Es gribu izdarīt lielas lietas šeit, un tad iziet uz ārzemēm, un tā tālāk, un uzmanību, un publicitāti, un meitenes, un viss. Tas būtu par grūti tam cilvēkam. Tā kā mēs satikām viens otram, izpildījām kaut kādu misiju. Man siltas jūtas pret to cilvēku vienmēr būs, bet tāda īstā mīlestība, man liekas, bija nākošā meitene, kas bija jau tāds... Tās bija vairāk tās sajūtas. Es nezinu īstenībā, man liekas, es vēl domāju, ka es dzīvē sapratīšu, kas ir īsta mīlestība un tā, bet meitene, ar kuru man bija tās, pats zini, kādas attiecības, es pēc tam ilgu laiku nevarēju būt attiecībās, jo es kaut kur dziļi sirdī laikam meklēju kaut ko līdzīgu. Bet tas līdzīgs bija diezgan toksisks un tā, jo mēs abi bijām satraumēti un tās attiecības nebija īsti veselīgas. Un tagad es esmu saticis meiteni, kura ir normāls ģimenes. Arī iepriekšējā meitene bija no normāla, bet bez traumām, tāda mierīga un nosvērta un caur mīlestību augusi un tā. Un es no sākuma līdz galam nevarēju saprast, vai tas īsti ir mans, bet es izdomāju, ka es gribu pamēģināt, un šī meitene ir, man ir jūtas pret šo meiteni, viņa ir superīgs cilvēks, un redzēs, kā dzīvē viss tālāk ies priekš. Tāpatās ir savi momenti, dzīvē būs vienmēr savi momenti, bet es domāju, ka viss atrisināsies, ar visu tiksim galā, un, kas zina, varbūt. Precies? Ejam tā. Karoči. Bet tur starpā visādas meitenes ir bijušas. Jā, mēs ar vienreiz TikTok aizrunājāmies par tevi pa pieredzēm. Jā, bet godīgi gribu runāt par to tagad. Es mana draudzene neapvainosies, šaujam vaļā, es domāju. Tas bija pirms tam. Nē, tā bija pirms tam, jā. Tava draudzene ļoti forša meitene, man ļoti patīk reizē jūs kopā. Paldies. Vai reizē, ka tu ļoti... Es reiz man nāca, ka tu ļoti uztraucies priekš viņu, rūpē priekš viņu, tas ir visvarīgākā. Viņa ir tāds cilvēks, viņa ir tik sirsnīga un laba. Viņa ir tāda, kad man ir stāstījuši par manu mammu, man liekas, viņa ir līdzīga tam, kāda ir bijusi mana mamma, jo viņa ir ļoti sirsnīga. Man tā pilnīgi reizēm, es to meiteni sargāšu, lai arī kā dzīvē būtu, šo meiteni sargāšu. Jā. Viņa ir ļoti sirsnīgs cilvēks, viņa nav pelnījusi, ka viņai dara pāri. Un tas ir viss, kā vīrietis vajag, kādu meiteni, kā tevi saprot un tevi mīl. Bet es gribu runāt par
Par kniepšanos. Pagātnē. Tagadnē un nākotnē tas ir viss kārtībā, bet pagātnē. Es gribu uzzināt par tavām pirmā reizi. Tu runāji par tā pirmā mīlestība, pirmā attiecība. Nā. Par tā pirmā reizi. Seksa reize. Seksa reize. Es varu pastāstīt, kur varēja būt pirmā reize. Mēs par tevi, ar tevi par to jau runājam. Bet, lai iet tavā podkāstā, lai iet vēlreiz tavā podkāstā, karoči. Podkāsts šis ir, ja? Nē, bļē, tas ir... Nē, bļē. Šis ir Pornhubu, bļē. Šis ir garš intro, bļē. Karoči. 15 gadu vecumā, pēc Jāņiem, kaut kāds 27. jūnijas, vasara, pēc Jāņiem, loģiski vasara. Līdz par to, ka es biju juridiski brīvs, manam tēvam atņēma tiesības pilnībā uz mani. Bija moments dzīvē, kad es padzīvoju pie tēva, bet tur nesagāju. Es kļuvu par Rīgā pie tēva, bet tas ir cits stāsts. Tas būtu apakaļ pie tā man dzīves stāsta, bet es domāju, tas citā reizē. Mēs te par kniepšanos. Karoči, man bija iespēja piedalīties apmaiņas programmā uz Ameriku. Juridiski brīvie bērni no bērnamiem vai kas ir auģi ģimenēs, kuriem nav īstie vecāku. No šādiem bērniem paņem interviju, kas viņiem patīk, cik gadi un tā tālāk. Kas viņi ir, un viņus ieliek programmā, kas nonāk Amerikā, kur ģimenes Amerikā skatās visus tos entos bērnus, kuri aug šādi juridiski brīvā vidē, institūcijās un bērnamos un visur, un izvēlās šo te bērnus pie sevis ciemos. Tu aizbrauc turien ciemos, un tad reizēm tevi tur arī adoptē, ja tu pats to vēlies. Un man izvēlējās, un es aizbraucu 15 gadu vecumā pie vienas ģimenes. Amerikā ģimenē, ja? Jā, es tur 2 mēnešus nodzīvoju. Kura vieta? Pensilvānija. Tā, lūk. Un mēs te lidostā satiekamies. Mums ir viena pavadone, pilngadīga sieviete, kas mūs tā kā pavada uz Ameriku. Un tad mēs esam vesels bariņš tur jaunieši, kuri brauc katrs pie savām ģimenēm. Un tur bija viena meitene. Es neatceros, kā tā meitene izskatās. Man īstenībā būtu interesanti to meiteni satikt. Jo pēc tam, tad es viņu vairs negribēju satikt nekad tūlīt. Tūlīt sapratīs, kāpēc. Viņai 16 gadi, man bija 15. Mēs aizlidojām uz Frankfurti, no Frankfurtas uz Ņujorku. Līdz Ņujorkai 11-12 stundas toreiz bija jālido. Es sēžu te, viņa tur sēž bišķi uz priekšu. Tev garlaicīgi lidmašīnā. Kaut kādas sarakstes sākās. Kā mēs sarakstījāmies? Laikam caur mums te jaunieši sēdēja, caur telefonu vienu. Es kaut ko rakstīju, tur padevu tālāk viņai, tad viņa man rakstīja, un šitā mēs sākam sarakstīt. Lai man inčīgi, jā. Saruna aizgāja līdz tam, sākās jau, tur, ko interesantu varētu padarīt, tur varētu aiziet. Paga Latvieta meitene. Jā, Latvieta. Karoči, sākās tur kaut kāda pick-up line no manas puses, bet viņa pati diezgan ļoti provocēja. Es jau sajūtu. Es jau biju nobriedis biksēs. Es biju gatavs savai pirmajai reizei. Ejam uz toleti. Toleti lidmašīna? Uz toleti lidmašīnā. Abi divi. Viņa aiziet. Jā, ir Baltika. Uz Amerikā ir Baltika. 4 cilvēki lidojām. Karoči, ejam savu lielā lidmašīnu. Neatceros kompāniju. Viņa aizgāja pirmā uz toleti. Es eju iekšā. Viņai tā toči nebija pirmā reize. Es esmu diezgan pārliecināts. Mēs tur viss sākās bušoties un tā. Un es pārmīju jēgu, bļaļ. Es nezināju, es esmu starp citu svarīgs fakts. Nevis svarīgs, bļaļ, nevienam tas pohuj visiem. Būtisks fakts. Es nekad pirms tam nebiju tā kā pats to izdarījis. Zini kā, bieži vien džeki paši apmierinās. Bet 15 gadu tu neesi izdarījis? Nekad es to nebiju izdarījis. Nebija padročis. Zini kā, es vienmēr iztījos pēc mazas meitenes, bļaļ. Es domāju, man pubertāte vēl nav sākusies. Es domāju, man taču tur ārā nekas nenāks, kāda jēga, bļaļ. Paskatījos porņiku, bļaļ, 4 reizes noraustīju, aizgāju gulēt, bļaļ, viss nekas nebija. Un es teidu aizies to. Tagad 15 gadu tu neesi bija pabeidzis vēl. Nekad. Varbūt pa miegam kaut kādas huipējoši, bet tā pats nē. Klausies tālāk. Aizaitēju un paniku noķēru. Viss paniku noķēru. Protams, lidmašīna. Uzreiz gumilācītī pusrenganē aizgāja. Viss tavs ego, tavs vīrišķīgums.
Bet es tāpat mēģināju. Es tur novilku bikses, visu tur un mēģināju kaut ko. Es nesaprotu, kur pat bāzt. Man liekas, ka es ne tajā mēģināju trāpīt. Tur kaut ko tur bakstos to ļenga no roltoniņa mēģināju iemīcīt iekšā. Un kaut kas noraustīja durvis, un es vispār pārmīzu jēgu. Un lejā uz 6. Pīstā. Un es pat neatceros, ko es viņai pateicu. Laikam nebūs, vai es... vai nevaru teikt. Ne. Un zini, kas bija žoskākais? Es attaisīju durvis, aizgāju apkaļ savu vietu. Tur cilvēki, protams, ahojām, mēs 2 jaunieši izkāpjam ārā. Es aizēju savu vietu. Un vēl 7-8 stundas jālido. Man tāds pazorņīgs bija. Es domāju, kaut tas lidojums ātrāk beigtos. Pizdā. Nevarētu gulēt par bombu. Nevarēju gulēt. Pizdā. Man tā Amerika ne dirsā, ne galvā. Kā es zinu, kā ego jau. Nu kā tu tā, tev vajadzēja parādīt. Bļā. Ko es tur varu parādīt? Es pat nezināju, kur tāds nakoja. Karoči. Bet tad es laboju sev situāciju. Ne ar viņu. Viņa gan jau vēl projām atcerās, kā mani Mr. Džeks, bļē, kurš nevarēja, bļē. Atbrauc pēc tam apakaļ. Pagāja vasara, sākās skola. Un septembra beigās viens mans čoms Tukumā uzrīkoja tusiņu. Es Tukumā pie krustvecākiem biju. Un tur bija meitene viena. Man patika tā meitene, starp citu. Tā, tas ir kruti, ka tā pirmā reize bija tā, jo viņa atnāca uz to tusiņu. Bet tur arī bija fails. Karoči. Atnāca uz to tusiņu, sākām tusēties, sākām bučoties un visu. Un aizgājām uz otru istabu, uz tā čomu istabu. Viņš pēc tam tur ilgi man par tiem palagiem sūdzējās. Karoči. Un es nekad nebiju beidzis pirms tam, es jau tev to stāstīju. Vēl prom pēc. Vēl projām. Nu kā, pusotrs mēnesis pagāja, es vēl nemēģināju. Nu, varbūt tu Amerikā atlidoji, gribēji kaut ko mēģināt? Neko nepamēģināju. Bet Zatots, klausies mani stāst, tev patiks, bet šito pats neatceros, vai es tev tik sīki stāstīju. Es tai tusiņā aizvēlu viņu, bet viņa nezināja, ka es esmu nevainīgs un tā tālāk. Mēs aizējām uz to otru istabu, sākās. 2-3 stūmieni, viss. Un mani pārņem sajūta, pizdā, kas notiek. Ahujeļ, es jau nezināju, man nebija pieredze. Nu, es paļubom visu salaidu iekšā, kroči, saprot? Es beidzu meitenē. Bez prezervatīvu. Bez prezervatīvu. Kāds prezervatīvs? Man tā vilks prezervatīvu aiz uztraukumu vairs nesacelsies, bet pirmā reize. Bet viņa vispār nesajūta, ka pirmā reize. Nu, viņa komplimenti izteica un tā, nu, izņemot to, ka tas viss ātri notikās. Bet tas bija labāk 3 sekundes mana dzīve. Bet kompliments lidoja no viņas puses. Un tad es domāju, bļē, man jāpasaka. Un es pateicu, ka es īstenībā šī bija man pirmā reize, par ko viņa bija ahujā. Un tad es pateicu, tas nav viss. Nākamajā dienā pēc tabletes uz aptieku. Es neizvilku. Cik viņa bija gadi? Nu, man bija viņai arī 15. Abiem 15 gadi. Nebija viņa pirmā reize. Nē. Es negribu pat jautāt, kad bija pirmā. Nē, es atceros, man liekas. Labi. Tas nav svarīgi. Bet klausies tālāk. Es dzīvoju Kojās tajā laikā. Cēsīs mācījos. Tusiņš bija sestdienā. Svētdienā aizbraucu apakaļ uz Kojām. Pirmdien, otrdien skola un tā tālāk. Svētdienā vakarā es aizēju Kojās toleti. Nopulēju raķetīti. Kā iepatikās atkal. Un tad es pēc pirmo reizi pats to izdarīju. Tikai tad. Es samīzdies esmu, bļeļ. Vispār neizpratnē. Nav, bļeļ. Reāli, nu tā kā no mēnesis nolaidies. Nu es nezināju, ko, kas kā. Es rakstu čomam. Es saku, bļeļ, atnāc lūdzu šurpam uz toleti, bļeļ. Te huiņa notikusies. Viņš saka, kas ir? Es saku, kas tas? Un es viņam rādu. Viņš saka, bļeļ, tu dabai apsesi. Viņš saka, tu esi nodraņījis. Viņš aizskrējas istabu, klausies tālāk. Aizēju gulēt nākamā diena. Man tā iepatikās. Skolotāji, pirmajā stundā var uz toleti. Jā, aizgāju. Nedīvs. Tolēt. Apakaļ. Skola? Klausies tālāk. Starbrīdis. Atkal. Nākamā stunda. Skolotāji var uz toleti. Jā. Un šitā visā stundās kaut kādas 8-9 reizes tajā dienā tur aizgāju. No, nedīvs. Un es pārhujārījos. Kaut ko es uzplēsu, man asins izplūdums sākās. Man tā kā bumbieris piepampēja. Es pārmīzis atkal tam čomam. Atpiš šurp pizdā. Viņš saka, tu pašoms? Jā, tam pašam. Ilmārs.
Viņš ir čubriks speciālists. Viņš vienkārši, zin kā labākais draugs, bļē, es nevienam citam čubriku nerādu. Ko, bļē, man piezvanīt skolotāji, atnāca šur, bļē, huņa sanāca. Viņš atskrien, un es viņu un viņš saka, bļē, ko tu nahu izdarīji, bļē? Man tāda galva piepampusē. Es domāju, viņš saka, bļē, nahu, cik tu vari droņīt, viņš man saka. Mēs ejam pie māsiņām, pie dakterītes. Es viņai rādu. Dakteris tu biji? Bļē, man tirsā, man kaut kas tur uzplīc, un man, bļē, piepampa tas galsmi. Un ko tu tur jau? Es aizēju, un es tai dakterei saku, man kaut kas notika, laikam, kaut kāda infekcija. Viņa tā, pavelc uz leju. Es pavelku uz leju, viņa skatās, tur, bļē, pirkstu nospiedumu pilnīgi. Viņa, bļē, saprata. Viņa infekcija, ja, uzlika kompresīti, teica, mazāk ar aktivitātēm nodarbojies pats un viss būs kārtībā un ej mājās. Un pēc 2-3 dienām pārgāja. Bet kā tu vari 9 reizes, un piemēram, pēc 4 reizes jau nav nekas, tikai vējš? Nē, tur pīlenāt vecīt. Es visu reizi arī, viss tur ik pa vecīt. 9 reizes un bija vecīt. Un man ir bijis rekords. Šito repaku jau klinikā zina. Rekords vienā naktī man ir Lucky 13. Man būs iesma, bļē. Karoče, bļē. Pisam tālāk, bļē. Tas jau tava kārta. Bļē, labi, ja? Karoče, tāds bija stāsts par manu pirmo feilu un par manu pirmo pieredzi un kas notika pēc tam. Vot tā. Bet tad es sajaucu, ka tu man teici, es atceros, ka tev bija tukuma kaut kāda reizna meitene, nebija kaut kā tāda? Nebija tā pirmā reize? Nē, tā nebija pirmā reize, tā ir tā čikse, kur uztaisīja viltus profilu, par kur es dziesmā iemaucu arī iepazinos virtuāli meitene skaista, bet, lai dzīvē satiktos, viņai nekad nav laika. Var pasāst par to stāstu? Dirsā tas ir. Var atrāt. Es biju izšķīries. Es domāju, ka bija tā pirmā reize. Es biju izšķīries. Ne tikko, bet jā, tas bija tas laiks, kaut kad es biju iepazins Reiku, tā viena vasara. Pēkšņi man uzraksta random numurs. Čotka uzrakstīja. Čau, tu biji aiz tajā vasarā un vispār tajā gadā daudz tusējos. Čau, man tavu numuru iedeva tas un tas, nosauc kopēju paziņas vārdu. Tu tur vienā pasākumā, tu vai viens no taviem draugiem aizmirsa tur kaut ko. Viņi uzrakstīja brilles vai ko. Es saku, es personīgi nē. Bet kas pa pasākumu, viņi saka, tur Rīgā jūs vienā pirtī bija, un, tik čotka trāpīja, un mēs toči bijām bijuši kaut kādā, tur tusiņš bija. Atslēgvārdus viņa precīzi pateica. Un es viņai saku, es nē, bet es noskaidrošu. Es saku, paldies par informāciju, kam es varu pateikt paldies, jo meitene rakstīja. Viņa saka, čau, te mani sauc tā un tā. Un viņa man iedeva savu sociālo tīklu. Es kaut ko sāku koļīties klāt. Viņa iedeva sociālos tīklus. Es atradu viņu Instagramā. Es domāju, labi izskatās. Es kaut ko, un tad čota neatceros. Laikam pa daudz bija iedzērs, ja mēs ar tevi bijām vienā tusiņā, vai kas tur, vai viņa nebija tusiņā, bet viņai kāds lika nodot to informāciju. Katrā ziņā tas viss beigās bija bullshits. Es viņai pieskoju Instagramā. Instagramā bildes ar ģimeni, bildes tiek komentētas, ietagota pat pie draugiem. Ķipa, tu nekad nesaprast, ka tur kaut kas nav tīrs. Beāte pūle, un tā tur bija. Līdz pat vasaras beigām mēs komunicējām. Kurā gara tas bija? Tas 15. gada vasara. Okay. Tā bija tā vasara, kad es ar tevi iepazinos. Yeah. Tā vasara. Lūk, sākām sazvanīties. Tur aizgāja neķītrās sarunas, kaut kāda pieredzes seks pa telefonu. Tu tur šito, to tur, karoči. Pizdā tas bija, karoči. Komunicējam, viss. Pienāk tā viena izšķirošā reize. Un viņa visu laiku mēģina sarunāt tikšanos, bet viņa pēdējā brīdī kaut kā nevar. Man jau tas bija tāds what the fuck, bet labi. Un tad tagad viena reize, kad es esmu tukumā, un es iemetu Instagramā postu vai storiju, ka es esmu tukumā, un viņa saka, es arī esmu tukumā, netālu man ir lauki, un tā tālāk varbūt varam beidzot satikties. Es saku, ok. Es saku, bet es esmu ar čomiem. Es biju tieši ar brāļiem Savdoniem. Es saku, vai viņi arī var atbraukt, pasēdēsim, pie tevis, nezinu, varam patusēt varbūt kaut ko. Viņi saka, jā, es esmu viena mājās, tā kā jūs varat braukt visi. Viņi saka, bet braucat pēc 12. Pēc 12. tumšs paliek. Labi, brauksim pēc 12. Viņa tagad ap tiem 12. atsūta lokāciju. Mēs pisam.
Aizbraucam pa zemes ceļu kaut kādu pilnīgi čuhņa. Skatos, piestājām mašīnu. Skatos no privāta mājas pa durvīm nāk milzīgs siluets ārā. Iznāk tāds liels siluets. Un es tāds, Beata? Un viņa tāda, jā. Un man Arķoms pie auss. Denis, man liekas, ka tā nav viņa. Es saku, ko tu neteiksi. Es ahuja. Viņa iznāk ārā. Es... Čau! Čau! Ejam pastaigāties. Eju. Šitie, bļa, lohijā bija 2 ietais muguras rēts, bļa. Viņa prasa, ko viņi tur tā smējās? Es eju staigāties. Viņa saka, nu kā atbraucat? Es nevaru parunāt. Es ahuja. Viņi rēts. Viņa saka, ko tie tur rēts? Es saku, ai, da viņi sapīpējās. Un Denis aiz muguras tāds no savdoniem brašs. Jā, un liekas, ka redzam ziloņus un ņirds, bļa. Talba jau bija. Nu, krasavčiki, bet pizdā nahuj. Tajā brīdī es, bļa, pizdā. Bet Denka krasava. Es nezināju, ko darīt. Es tādā apmulsumā biju, kad es viņai... Man bija nērti viņai teikt kaut ko. Tas taču cits cilvēks. Tas ir skams. Un Denis, tas bija vilks profils vienkārši. Tas, kas atnāca, bija cits cilvēks. Viņa pateica, lai braucam tumsā, jau izhēmojas, ka varbūt nepamanīšu. Kā varēja nepamanīt? Denis izdomāja, piesit man pie pleca. Denis, piedod, bet mums, diemžēl, jābrauc ir apakaļ. Manam tētim vajag palīdzību, tikko kaut kas notikās. Es saku, ok, maucam. Ielecu mašīnā, braucam. Es saku, čau, visi sazinamies. Iekāp mašīnā, braucam. Blokēja viņa. 2 minūtes, 3 klusums. Un es prasu Džekiem, kas tas nahuj bija tikko. Un sākam rēkt pilnā rīklā. Es saku, es 3 mēnešus čatoju un sazvanījos. Kas tas bija? Norēcāmies. Un tad, kad bijām tuvu apakaļ Tukuma centram, es gruzi norauju. Es saškrubījos. Domāju, pīzdā, cik daudz laika un enerģijas patērēju. Huiziem vai vispār gadi viņai ir. Un es rakstu, kas ir, aizsūtu to screenshot no Instagram un sūtu viņai uz to numuru viņas. Un saku, kas ir šī persona? Un viņa saka, tā esmu es. Es saku, kur dirs? Viņa saka, tumšs, tu neredzēji. Es saku, es ļoti labi visu redzēju. Visu redzēju. Es saku, tev sporta bikses bija iespīlēts. Es to arī redzēju. Es saku, es negribu mētāties ar aizvainojumiem. Bet tad es aizgāju jau pa nopietno. Es saku, bet šitas vispār nav smieklīgi. Čeki redz. Es saku, par morālo kaitējumu un par šito un par to un to tev var sanākt ļoti liels nepatikšanas. Teicu, ja tu tūlīt pat neizdzēsīs tos viltus profils un ja vēlreiz kaut ko es par tevi padzirdēšu, es saku, es aizbraukšu pie taviem vecākiem, visu pasniegšu un tad viņi caur taviem vecākiem mēs risināsim tālāk visu šito situāciju. Es saku, bet tas nav normāli. Viņa visu izdzēs ārā. Visu to viltus profilu saraksts, viss. Es nezinu, es par to meiteni neko vairs neesmu dzirdējis. Kurā pilsētā tas bija? Nu, viņa vispār teorētiski bija no Rīgas, bet toreiz Tukuma rajonā viņai lauki ir. Kā viņa bija vārdu? Nu, ķipa Beāte. Vajag Beāte. Cilvēki no Tukuma uzmanīgā Beāte. Tā kā, bet pēc tam viss es vairs neko ne par viltus profiliem, ne par tādiem gadījumiem. Bet pēc tās reizes man bija pieredzes, ka viltus profils atkal raksta. Bet es jau iemācījos atklāst. 3-4 bildes paskaties, bišķīt izej cauri. Paskaties, kā raksti, uzreiz uzprasīt, davai, kur, kad varam satikties. Ja sākās at maskas, jāsna viss. Mūzijā nav vēl maskas. Maskas. Iepazinos virtuāli meitene skaista, bet, lai dzīvē satiktos, viņai nekad nav laika. 3 mēneši pagājuši, un tas brīdis ir klāt. Labāk pīs prom, savādāk tev ir vāks. Tas traks, es atceru to stāstu, kā tu man teici, saka, Dievs. Es gaidu to brīdi, es gaidu to podcastu, lai dzirdētu to stāstu. Tā kā šitais, jā, šits bija. Un tādi momenti, es domāju, mums ar tevi atsevišķi kaut kad dzīvē būs jātaisa podcasts, kur aicināsim cilvēkus un runāsim tikai par šitām tēmām, jo vienkārši laiks šodien nebūs stāsti ir dahuja. Jā, mums bija TikTok streamā. Es aizgāju TikTok laivā, tur cilvēki ahujā. Man bija visvairāk skatītājumu manā TikTok streamā. Man arī, es paigi neesmu viņos gājis, bet man arī noteikti. Es pēc tam scrolloju feedu TikTokā un metās ārā mūsu sarunu. Par taviem stāstiem arī, kur aizdombējās podi visādi un vēl viss kaut kas.
šodien mēs par tevi Labi. runājam par mani šodien. Bet labi, klausies. Es gribu vēl vienu lietu jautāt, kā es aizmirsu. Kas sāk tavā fighters karjeru? Kad tu sākt, un kas ir tava plānas nākotnē? Tu domā, ka tu gribēsi kaut kādu uz UFC, kaut kādu tikti vai tādas lietas? Zini, kā ir par... Es uzreiz gribu iestarpināt, ka es neesmu profesionāls cīņas sportists. Es nekad sevi par tādu neesmu uzskatījis, jo profesionāls cīņas sportists ir Aleksandrs Čīzovs, Hasans Mežījevs, Daņiks Vesņenoks un vēl daudzi mūsu džeki. Es nosaucu čaļus no savas kompānijas, kas sitās, trenējās ikdienā, viņi pelna ar to maizi. Un viņu mērķis ir tāds Čizovs, piemēram, un tas pats Hasans. Es domāju, ka arī Daņiks drīz atgriezīsies atpakaļ. Daņikam ir liels līgums parakstīts vienā no Eiropas lielākajām organizācijām. Tur džeki vēl izpaudīsies. Kā ar mani? Man cīņas sports ir bijis vienmēr tūs sirdī, bet ne jau tāpēc, ka es tur esmu gribējis kauties, daudzīt savu galvu vai kaut kā tā, bet es esmu audzis tādā vidē, kur vienmēr ir bijis jāpastāv par sevi. Augot starp onkuļiem, vecākiem, skolā līdz par to, ka es nenācu, man nebija tie labākie apstākļi. Un tu jau zini, kā skolā notiek mobbings un kā bulijo, un tur bieži nācās pastāvēt par sevi un aizstāvēties. Es esmu audzis tādā vidē, un man ir kaut kā tāda daba. Man vienmēr bērnībā patika tur Bruce Lee filmas, Žana Kloda Van Dammes filmas. Es vienmēr skatījos, un man kaut kā ir paticis sevi izpaust sportā. Un ar laiku, dēļ tā, kam es esmu gājis cauri, kaut kā tieši tas fiziskais pastāvēt par sevi, uzturēt sev formā, būt drosmīgam, atbildēt par vārdiem, tas kaut kā ļoti sasaistījās, un es to pieņēmu sevī kā savu personību. Es tāds esmu. Bet nekad mans mērķis nav bijis tur būt profesionālim cīkstonim vai tikt līdz UFC. Es vados pēc sajūtām. Manas cīņas geto fightā. Vienmēr dzīvē notika kaut kas nelīdz galam labs. Kāpēc vispār sāku trenēties? Sāku trenēties priekš sevis. Attīstīt vairāk iemaņas, tur tā, braukt sparingiem, braukt pa kaut kādām sacensībēm, bet tas bija priekš manis paša. Tas nebija nopietni. Visas manas cīņas dzīvē, ko es sapratu, tur geto fighti, cīņa arēnā, kaut kādi pankartionu čempionāti, cīņa ar plikām dūrēm Lietuvā. Es vienmēr to darīju momentos, kad dzīvē man negāja labi. Kad bija kaut kāds slikts moments, tu ieliec sevi ringā. Tad, kad ieliec sevi ringā un gatavojies cīņai, tu nedomā ne par ko citu. Un izkāpt ringā, tas nav vienkārši. Tas ir sarežģīti. Un katru reizi, kad es piespiedu sevi tik līdz ringam un izcīnīties, tas priekš manis paša bija restarts. Tas bija jauns sākums. Es sev uzreiz pasaku to, ka es to varu izdarīt. Es esmu formā, man vēl ir powers. Es izlīdīšu ārā no tās ūda, kuru šobrīd dzīvē esmu, un nostāšos apakaļ uz tā ceļa, uz kuru man ir jābūt un jāiet. Tās cīņas, ko es paņemu, tā ir daļa no manas personības vienkārši. Mans mērķis nav būt profesionālam cīkstonim, bet es pateikšu tā. Es domāju, ka es vēl kādu cīņu paņemšu. Tas stāsts vēl nav beidzies. Tā ir, es domāju, arī kaut kāda, kāpēc es kāpju tais. Es domāju, ka ja mēs daudz dziļāk ielīstu visā tajā manā cīņā, tajā tēmā, kāpēc es vispār nodarbojos cīņas sportā, es domāju, ka tās ir iekšēji traumas kaut kādas, un es kaut ko neesmu atrisinājis. Un tāpēc es cīnos. Un es domāju, kādu dienu, kad es to atrisināšu, un es šo puzli salikšu, man vairs nebūs vēlme kāpt ringā. Bet es apsveru domu, ka es vēl gribu izkāpt ringā. Es nezinu, vai tas man gribētos atkal bērnakls ar plikām dūrēm, bet tas ir ļoti žoska, jo tāda bija pēdējā cīņa. Varbūt pēc MMA noteikumiem, bet mans mērķis ir paņemt vēl vienu cīņu, un varbūt viss. Varbūt nē. Katrā ziņā es to nedarīšu par mazām naudām, jo auditorija ir iegūta pietiekami liela. Es šobrīd pelnu diezgan labi naudu ar visu citu, ko es daru. Un kāpt ārā man sist savu galvu par 3, 4, 5 tūkstošiem eiro, tas nav tā vērts. Tev 5 štukas aiziet kempā, lai tu sagatavotos labi. Tā kā, ja man piedāvās labu naudiņu un es varēšu nopelnīt labi ar to, vienu reizi es toču vēl izkāpšu. Tālāk es esmu tāda personība, es vienmēr mēģināšu būt šerpa. Es vienmēr mēģināšu uzturēt savu formā, es būšu es vienmēr trenēšos, bet tā nav mana nākotne. Katrā ziņā tā ir mana nākotne maniem džekiem, es ar viņiem kopā kustēšos, būs labs piedāvājums. Bet tas, kā es kustos, piemēram, aizbraucu uz Lietuvu, kā ar Lietuvu viss notika. Es mēnesi pirms Lietuvas cīņas noslimoju, antibiotikas dzēru, man bija sūdīgi ļoti. Tu to izrobīji, to džeku. Jā. Un pēc
Atnāca 1. janvārs, un es Daņikam jau biju teicis, Daņiks bija aizbraucis Topdogu izskauties 2 reizes. Es saku, man arī vajag. Es jūtu, ka man arī vajag. Un atnāca piedāvājums. Manā dzimšanas dienā Lietuvā, mana mamma bija lietuviete. Manā dzimšanas dienā Lietuvā, Viļņā, braukt, cīnīties ap plikām dūrēm. Man pilnīgi zosāda pārņēma. Es tā sajūtu, ka tas ir liktenis, ka man tur ir jābūt. Jo es vienmēr es visu laiku arī pārbaudu sevi. Plikām dūrēm tas jau ir tāds jau bišķīt, jau cits līmenis. Jā. Un pārbaudīt, pofīgi, nedomāt, uzvarēsi, zaudēsi. Izdarīt labāko, ko tu vari, un pārbaudīt, cik ļoti tu tiešām esi spējīgs iet līdz galam. Tas ir tas, ko es gribēju. Dieviņš nav mazais bērns. Viņš nolasīja manas sajūtas un ko es gribu. Un viņš arī mani pārbaudīja. Jā. To pirmo sitienu, kad mani knockdownēja. Kā jau es teicu, apstākļi salikās pa labu man. Es nezinu, kas notika pēc būtības. Tur to cīņu varēja pārtraukt. Man iedeva otro iespēju. Man visa galva griezās. Es saku, jā, man viss čotka īstenībā viena acis peld. Es sev tajā brīdī pateicu. Pirms cīņas aizgāju spogulī, nostājos pret sevi. Es vienmēr pirms cīņām aizēju uz toleti, nezinu kāpēc, uz vispazemīgāko vietu, kas ir. Nostājos celīšiem, nometu lūkšanas, tad paskatos sevi spogulī un pasaku, ka es iešu līdz galam. Un šeit man bija iespēja pierādīt to arī pašam sev, vai es iešu līdz galam vai nē. Tā kā viņš man iesita, es turēju rokas, es teorētiski apzinājos vēl viens tāds sitiens, un tur visādi var būt. Bet es par to pat nedomāju. Un man bija tāda sajūta, ka man kaut kas blakus stāv. Un tad es pie sevis skatījos viņu, un es viņam ar acīm liku saprast. Pīzdā ir. Es lidoju tulīt. Un viss es aizlidoju. Un tas stāsts ļoti. Kā filmā. Mani knockdownēja, un es beigās uzvarēju knockout. Tas ir ļoti svarīgs moments man dzīvē. Jo es nezinu, es vispār, ja ir tāda dvēseļu pārdzimšana, ja, man liekas, es esmu dzīvojis kaut kādā gladiātoru laikā. Jo man tā patīk, tā sajūta, tas, kā tur bija uztaisīts, viss izdeja ārā, tur tāds underground auto stāvvieta, pilns ar cilvēkiem no jumta uz leju apkārt stāv, skatās, tu izdeji tādā kā kolizejā. Un tu saproti, ka tu rūpīsies plikām dūrēm, visi skatās, 1000 cilvēku skatās streamā, Lietuva, Latvija. Man pēc tam pat 30-40 tūkstošiem Instagram storijas skatījās. Jobnu tā auditorija. Un es pēc tam sēžu slimnīcā, sašūtu seju, visu nobintēts un smaidu pie sevis un skatos. Man viena štuka pielido Instagramā klāt. Ieja 5 minūtes vēlāk, vēl 3 štukas. Man tās nedēļas laikā pēc cīņas kaut kādas 8-9 štukas Instagramā piesakoja klāt. Ļoti daudz. Tā kā. Ko es ar to visu gribu pateikt? Es, kā jau minēju, jūs to sapratāt, cīņas sportists es nebūšu. Es esmu fighters no ielām, kuram ir vienkārši bijusi tādas raibāka pagātne. Es vienmēr būšu gatavs pastāvēt par sevi, par savu ģimeni. Man ir ļoti svarīgi atbildēt par saviem vārdiem, es uzturēšu sevi formā. Bet noteikti es neesmu par agresiju, es neesmu kaut uz ielām vai kauties. Protams, mums visiem notiek kaut kādi momenti, un mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ir dualisms, labs, ļauns. Bet es negribu darīt nevienu, tāpēc arī pēc šitās cīņas es piegāju, es atdevu maksimālu respektu. Man pat tas Džeks palika žēl, es nezinu, cik stipri es viņam iesitu. Es viņam pēc tam uzrakstīju, vai viss ir kārtībā, vai tev nav traumas. Instagramā viņš man atbildēja, man tagad ir recoveries, viņam tur žoklis bija satraumēts stipri un tā. Bet viņš saka, man viss ir labi, paldies, un bija superīga cīņa. Uz atkal būs? Ar viņu? Jā. Ar viņu nē, ar viņu vairs nē. Tu nedos viņu iespēju, lai mēģinātu revenge, vai ne? Vēl baškā dabūšu, labāk nē. Stāsts ir beidzies tā kā viņam. Es domāju, ar viņu es savu stāstu izdzīvoju. Bet, redzēs, kā tur būs tām cīņām katrā ziņā. Atbildēju laikam jau. Tu varat pret Daņiku, vai ne? Vot īsti nē. Vispār nav iespējams. Es pret čomiem iet un kauties un tā. Pat tad, ja kāds tūs čoms, tāds kā Daņiks, izdarīt man kaut ko pāri. Bet, piemēram, viņš, protams, tas nav iespējams vispār, bet es tādā brīdī nespētu iet ar čomu cīnīties. Es pārdzīvotu, es visdrīzāk paliktu emocionāls. Es aizietu savu ceļu, ja kāds man stipri izdarīt pāri. Bet es nevarētu čomam izdarīt sliktu kaut ko fiziski mēģināt pārspēt sev. Kaut gan es atceros, ka pamatskolā, kad mēs mācījāmies Ilmāru, atceries, ja? Mēs jau ieminējāmies par viņu. Es biju tāds, tā kā mēs arī Ilmāru bijām
negribu izmantot vārdu autoritātes, bet mūs tur respektēja, cienīja. 8. klasē mēs jau tur bijām, jau visi jau staigājām kā mazie bosiki. Un visi tur skolā mūsu klasē un sīkāki un vecāki runāja, Dievs, ja Denis ar Ilmāru kautos, kurš uzvarētu. Un tad bija tādi momenti, ka Bet viņš vecāk, vai ne? gadu vecāks. Un tad bija tādi momenti, mēģināja kāds sakūdīt mūsu abus. Nu, tur, bet nekad līdz tam arī neaizgāju, nekad arī neaizies. Bet nē, nav man ir sapnis, es gribētu Fiftiku satikt un noskaidīt viņam tādu freestyle, ka viņš ahojēd. Bet cīnīties ar kādu, nu, ja man piedāvātu McGregor par labu kontraktu, who the fuck is that guy? Tad jā. Par lielām, bet es saku, tas cīņas sports, man ir tāda daba, es Rocky from the streets, bet cīnīties ar kādu tur sapnis, nē. Es redzu, ka fighters, es domāju, ka East Europe, Latvija, Krievija, tas ir baigi nopietni. Cilvēki daudz bērni sapnoja, pieauga būt fighters. Man interesē, cik nopelnīja video, plus mīnus fighters Latvijā? Latvijā ir fighteri, kuriem ir lieli kontrakti jau, piemēram, Čizovs. Un īstenībā ir daudz fighteri Latvijā, kas pelna labas naudas. Bet kopumā Latvijā ir grūti izsisties vispār. Ja tu nedabūni labu kontraktu, pēc tam nepieaicini, tev ir pirmām kārtām jāparāda sevi. Mūsdienās ļoti svarīgi, kāds tev ir tēls, cik liels procents, ka tu spēj dabūt nakautus. Kādā cīņas sporta veidā, vai tas ir boks vai kickboks vai K1. Piemēram, ja ir jāizvēlās K1 vai MMA, es teiktu MMA, jo pa K1 ir grūtāk izsisties, un tas sporta veids nav tik atmaksāts. Bet viss ir no tā, kāda tu esi personība, cik tu esi jaudīgs, ja tu esi stiprs, ja tu spēj gūt nakautus cīņā, spēj sevi pasniegt, tu dabūsi lielu kontraktu, vēlāk atbalstītājs, tu pelnīsi labu naudu. Bet tas ir grūts, garš ceļš, un tādam latvietim ir grūtāk izsisties. Šeit, jo mums vietējās, kas mums ir LNK, tad uzrīko cīņu šovus. Bet mums nav te, kur izaugt. Bet tu LNK arī Rīga fighters. Viena cīņā, cik vēl nopelnīja, piemēram? Es par savu pirmo cīņu arēnā Rīga nopelnīju 1000 eiro. Nopietni? Jā, es maz nopelnīju. Es arī Lietuvā šautauts manam sensiem Lakī 13 Ivaram. Viņš man atbalstīja, viņš vēl man samaksāja naudiņu. Viņš man palīdzēja arī atbalstīt skempu. Ja nebūtu Ivars man atbalstījis tajā reizē, Ivars Daņiks, tad es arī Lietuvā būtu nopelnījis tikai kaut kādu 1500. Bet es beigās tur nopelnīju diezgan ok, bet ņemot vērā, ka tā ir cīņa plikām dūrēm, man degunu toreiz salauz, un par laimi tas bija viss, tas varēja beigties daudz traumatiskāk. Tādas 5 štukas nopelnīt, tas ir maz. Tas ir maz cīņas sportā. Es uzskatu, ka, šobrīd tas, kā es kustos, un jau tagad es taisu jau savus koncertus, un mēs ar Daņiku strādājam un daram lietas. Tās naudas jau tagad nāk tādas, ka tu saproti, ka daudzīt galvu pat tur 2, 3, 4 tūkstošiem, vispār nav tā vērts. Es uzskatu, ka tam ir jāsāks no 20 štukām. Ja tu 20 pakas par cīņu nevar dabūt, tur vispār nav jēga runāt nemaz. Tā, es tā uzskatu. Un īpaši man, kurš netrenējās dienā tā, kā to dara profesionāli sportisti. Es eju uz zāli, patrenējos, man atnāks labs piedāvājums, es pēc sajūtām jutīšu, ka ir laiks atkal izkāpt kolizējā, teiksim tā, tad es satrenēšos, es to izdarīšu. Bet tā nav mana ikdiena. Ar tādiem, kas visu dzīvi no 11 gadu vecuma močīja dienā pa 2 treniņiem dienā, un viņa beigās arī netiek augstāk par 2, 3 štukām mēnesī, tas ir dirsā. Tā ir. Tu pieminēji par Ivars un Luck 13. Varbūt daudz cilvēku reiz Luck 13 visur tagad. Un kas ir Luck 13? Lai cilvēki nezinu. Lucky 13 ir Latvijā lielākais un viens no vispār lielākajiem auto-tuning auto-rezerves daļu tādiem tuning kompānijām vispār Baltijā un Eiropā. Salona apdares, karbona detaļas, uzlabot maksimāli ekstras tavām mašīnām, ērtības un tā, lai tava mašīna izskatās krūtāk un ne tikai izskatās, bet lai ir arī kvalitāte un viņa būtu jaudīgāka. Tādas lietas dara Ivars. Un milzīgi, viņš ir uzveidojis milzīgu bāzi. Šobrīd viņš darbojās jau arī līdzīgā sfērā. Viņš ir paplašinājis vispār savus apvāršanas jau, un tagad arī Dubajā viņam ir jau filiāli, kurā viņš tur darbojās. Viņam ir, kā bija, Gangsta Paradise saucās. Un Ivars, tas ir džeks, kurš arī no apakšas pats ir visu sasniedzis sācis.
izsities līdz tam, ka viņš atbalsta sportistus Latvijā. Viņš arī ir atbalstījis mani, viņš joprojām atbalsta mani. Un viņš ir ne tikai tāds džeks, kurš ir biznesā ļoti izsities, bet viņš ir kļuvis par tādu tuvu draugu un tuvu cilvēku. Man. Viņš ir baigi krūs džeks, vai ne? Viņš ir bazars nulle. Jā, Tā kā Ivars šautauts. Viņš ir mans sensejs. Viņš ir īstenībā, es gadu nostrādāju pie Ivara, un es teikšu tā, vērtīgākais, ko es pie Ivara ieguvu, un es jūtu, ka viņš man ielika iemaņas, viņš man palīdzēja noticēt sev, ka labu naudu, ka man ir visas opcijas kustēties tieši tāpat, un viņš man palīdzēja ielika mani iekšā kaut kādas biznesa iemaņas. Jo pirms tam es biju tāds raspizģējs, kurš kaut ko nopelnīja, kaut ko nepelnīja, bet tagad es vairāk domāju tā, kā vajag domāt, ja tu gribi nostabilizēties un sakārtot kārtīgi savu tādu solīdu finansiālo bāzi. Viņš man iedeva visu kaut ko un palīdzēja saprast, kā kustēties vairāk. Tā kā viņš man ir bijis ļoti tāds svarīgs un liels mentors dzīvē. Un to pašu es par Daņiku varu pateikt, jo ar Daņiku mēs kopā kustamies. Bet Ivars izpildīja ļoti svarīgu lomu manā dzīvē. Nekas nenotiek tāpat vien, un es viņam par to būšu ļoti pateicīgs. Viņš man daudz ko iemācīja un parādīja. Un jā, tā bija ļoti vērtīga pieredze. Tā kā viņš ir mans sensejs, tā es viņu saucu. Tā ir forši. Tad vienmēr atbalsta cilvēku, kad no tava paša sākumā tevi atbalstīja arī tas ir... Priekš man tas ir liela problēma dažreiz, jo es esmu tāds cilvēks, ka es vienmēr novērtēju cilvēku, no sākuma palīdzēju. Un dažreiz cilvēki, ka tā vienmēr baigi viegli aizmirst no cilvēka, tevi no paša sākuma. Jā. No, tas ir forši, kā tu runā par Daniku un par Ivaru. Un par to pašu Reiku. Tas ir, tu ļoti būtisku momentu pateici. Jā, tā ir. Nekad neaizmirstat par savām saknēm. Nekad neaizmirstat, no kurienes jūs nākat, nekad neaizmirstat, kas jums ir palīdzējis, ar ko jūs sākāt. Ir tādi, kas nebija nekas, viņiem palīdzēja izsisties, un viņi par saviem, par cilvēkiem, draugiem aizmirst, un beigās vēl sajiet ragos, un sāk vēl teikt, nē, tas bija es, kaut kāds ego, iedomība, kaut kas. Esi humble, esi pateicīgs, jo tādi cilvēki, kas neprot novērtēt to, ko dzīve dod un to, ko cilvēki viņiem palīdz un apkārtējos cilvēks, kas tev ir blakus, tādi cilvēki smagi dzīvē kādā momentā apdedzinās un ļoti, 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 ļoti smagi nokrīt. Nu, jā, tā es kā tevi, es atceros pa 7 gadu atpakaļ, tad es gribu pateikt šautaut Reiks, Žanis, Elfs, no paša sākuma, Rudolfs Grīns arī. Jā, visa mūsu kompāņa. Visa mūsu kompāņa no paša sākuma, tā baigi forši. Man ļoti prieks, ka tu esi šeit, veci, paldies. Paldies, Filips. Jau vienā reiz, bre. Tu ir kaut ko, tu gribi pateikt cilvēku, vai būtu kaut ko, ka tu aizmirst. Tu daudz runā, bet... Ja bija pa daudz, jūs sagriežat. Nē, man patīk. Es ceru, ka arī cilvēkiem. Es pa lielam baigi neko neplagošu. Par sevi gribu pateikt, kad es strādāju pie albuma, bet datuma nav. Es gribu uztaisīt albumu. Albums vispār netiks sasteigts. Es laidīšu viņu ārā tad, kad es jutīšu, kad viņš ir gatavs. Koncerti beigušies. Tuvākais koncerts pēdējais uz ilgāku laiku būs 14. jūnijā Jēkabpils Luīzē. 14. jūnijā, bet mēs esam tagad... 14. oktobris. Šomēn, nākamnedēļ, piekdien vai sestdien. Kā sauc to, tas ir Ilze? Kā sauc to klubu Jēkabpils? Luīze. Ilze. Ilze, Luīze. Un, tur arī tādi stāsti bijuši, kā Puzikovs vienreiz norāda. Labi. Nē, es gribu dzirdēt, ko tu? Es nezinu, varbūt, Puzikovs būs dusmīgs, ka es stāstīšu. Viņš ir forši. Viņš ir forši, bet tur bija moments, ka viņš arī bija ar mums Luīzē, un Reiks uzstājās. Puzikovs stāv malā pie skatuves un pēkšņi kaut kāda meitene bļauj no publikas. Puzikov, tu kropli! Un nāk viņu hujārīt. Es nezinu, ko viņš bija izdarījis, bet kaut ko viņš bija izdarījis. Un skatos, pēkšņi viņam lido virsū. Visi skatāties Filipes podcastu. Es Filipi gan drīz no pirmās dienas zinu, kopš viņš ir Latvijā. Un es esmu vienmēr, kad man kāds apvaicājis par Filipes, es teicu, ka tas ir pateicoties, viņš te ir izsities un cilvēkiem viņš patīk un viņš ir paplašinājis savus iespējas. Un tas ir pateicoties tam, tās divas atslēgas, ko es teicu. Viņš neskauž, viņš vēl labu cilvēkiem un viņam ir superīga harizma un viņš ir pelnījis te būt. Tā kā man bija prieks, bro. Jā, paldies, man bija prieks. Jā, prieks. Šodien piekdiena? Bet nākamreiz kaut kad tu nāksi ciemos un stāstīs man būs tādi jautājumi.
Man tik daudz Tev vajadzēja stāstīt par to čomu arī. Mēs tādu runāsim tavā raidījumā. Jo šodien viss. Paldies jums. Tas bija Denis Stepanovs, viens no man labākais draugs. Mans čoms. Arī reperis, kas klausa gan katru dienu. Viss ir gatavs. Mēs jau uz priekšu, man ir čāri čomu. Man patīk, ka mēs Filipi sadirsāmies vienreiz. Viņš saka, es pārveidoju viņa vārdus. Ja tu zini Filipu Lohu, nāc ar mums. Un viņš man saka, viņš man pretī sūta, paga. Ko tu darīsi? Visi čaļi Deni pisa, ko tu darīsi? Un tā mēs diršamies, bre. Man tā tas ir īsta draudzība, un tā ir man ļoti prieks, kā tu biji šeit. Un tas ir viss. Tas man nezinu, kā pabeigt to podcastu. Visi tiekās, gaidat nākamo viesi, bet skatāties šito viesi arī. Šo podcastu piedāvā TonyBet.